internets tev dod šo milzīgo iespēju sasniegt miljoniem cilvēku. Protams, tu tur var iet un scrollot un zaudēt stundas, un teikt, internets ir tik distracting, ja, un es tur zaudēju daudz laika, un tur tikai muļķības. Ja. Nu nē, internets viņš var būt gan super labs, gan super slikts, tev viņi ir jāiemācās vienkārši lietot, ja, un tas potenciāls tur ir vienkārši vājprātīgs, ko tu vari, kādus cilvēkus tu var sasniegt. Tu vari reputāciju veidot jebkādiem šiem tematiem, ja, un atrast to savu formātu, savu veidu, kas tev ir iekšēji motivējoši. Darot lietas šo internetu biznesu internetā, paies laiks, kamēr tu nonāksi līdz rezultātiem, ja? Bet tie rezultāti var būt vienkārši fantastiski, ja? Un iedot tev tādu dzīves stilu, par ko tu visu mūžu sapņojis. Bet tev ir tas periods, ja? Ka tev nebūs nekāda rezultāta. Un mēs visi gribam visu tagad uzreiz, tāpēc mums vajag to pacietību. Bet tu vari veltīt laiku un meklēt un atrast to ceļu, kas tev ir iekšēji motivējoši, ja? Kas ir tie temati, kas tev interesē, kas ir formāts, kā tu vari dalīties, kas tev ir interesants, ka tu vari izturēt to periodu, ka tev nebūs rezultāti un kas varbūt tev motivēs piecelties pirms darba un varbūt drusciņi pastrādāt pēc darba, atrodi, kur tu vari dabūt šo vēlmi, ja, šo mērķi, ko tu gribi šajā gadījumā, biznesa, karjera, fitness, vienalga, ja, bet atrod veidu, kā tu tur vari nokļūt, kas tev ir patīkami, kas tev ir interesanti. Un man liekas, ļoti daudz cilvēku tā kā, ignorē to, un fitness ir grūts, ja, man jāiet uz zālīti, ja, bet tev nav, tev ir tik daudz dažādi veidi, ko tu vari darīt, lai tu varētu tā kā nonākt foršā formā. Tā kā tas ir tāds augšā lejā, bet viss ir tavās rokās. Slikti iet, tava vaina. Labi iet, tava vaina. Ja? Tev ir iespēja tā kā to kuģi stūrēt, kurā virzienā tu gribi. Es esmu Laura Denlere. Projektā Cilvēku jauda es izjautāju zinātniekus, mediķus, sportistus, uzņēmējus un citus radošus, gudrus un drosmīgus cilvēkus. Šīs sarunas palīdz iepazīt sevi un vairot savu cilvēku jaudu. Šodien mana saruna ir ar Jāni Ozoliņu. Jānis veido neparastas ilustrācijas, un cilvēki tām pievērš gana daudz uzmanības. Varbūt Latvijā mēs netik daudz zinām viņu vārdu, bet savā izaugsmes vidē un neparasta dzīvesveida vidē Jānis tomēr ir diezgan zināms cilvēks. Un šajā brīdī viņš ir pārcēlies arī dzīvot uz Spāniju, un man ir viņam daudz jautājumu par to, kā viņš ir nonācis līdz tam, ka var veidot savu dzīvesveidu tādu, kādu viņam labāk patīk dzīvot gan pašam, gan ar viņu sievu un abiem bērniem. Un viena no Jāņa ilustrācijām tieši ļoti labi parāda, kā viņam tas ir izdevies izturēt to lēzeno, neciešamo posmu, kur lielākā daļa cilvēku nolido nost, ar domāju, tur jau nekas nebūs. Tā kā šī ir saruna, kas varētu noderēt īpaši tiem cilvēkiem, kuriem strādājot savā tagadējā darbā ir sajūta, ka it kā ir, bet kaut kas man tomēr pietrūkst. Es gribu dzīvot tā, ka man spīd acis. Un Jānis ir viens no tiem cilvēkiem, kurš māca sev iespīdināt acis. Jāni Ozoliņ, cik daudz Jāņu Ozoliņu ir Latvijā? Oi, baigi daudz. Es vispār atceros, tad, kad sāka visas tās digitālās lietas darīt, un tu gribi sev e-pastu dabūt Gmailā vai vēl kaut kur. Tu vienkārši nevari dabūt normāls variants. Visi Jāņi aizņemt, visi Ozoliņi aizņemt. Tā kā mēs esam baigi daudz. Un tevi es iepazinu nevis tāpēc, ka tu esi latvietis, tavu darbu, pareizāk sakot. Tevi es iepazīstu, mēs šodien pirmo reizi tiekamies sejā un pat īsti neklātienē. Jo es redzēju baigi tādus foršus uzskatus līdzekļus, foršus zīmējumus, vizuāļus, kas ļoti labi iedod sapratni par kaut kādu ideju. Un tad es skatos tur, Jānis Ozoliņš, un domāju, kaut kā, visi var būt Jāņi Ozoliņi, bet patiešām tad izrādās, jā, tas ir latvietis. Protams, tur viss ir bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm, un tavi darbi sāka parādīties tādu, pasaulē diezgan populāru marketētāju materiālos, un tad es domāju, es gribu zināt, kas tas par Jāni tāds ir. Kā tu pats raksturo, kas tas ir, ko tu dari? Šis vienmēr ir ļoti grūts jautājums, ka tev ģimene prasa, ko tu dari. Es parasti saku, es daru lietas internetā. bet ja mazliet es precīzāk. Arī. Jā, tieši tā. Tu īstenībā dari tik daudz dažādas lietas, bet, kopumā es radu saturu, es veidoju bildes, es komunicēju ar cilvēkiem internetā un sociālajos mēdījos un
caur dažādiem citiem kanāliem, newsletteriem, ļoti daudz tādu angliskumu, tad droši vien nāks ārā. Tāpēc. Jā, visiem, kam vāji nervi un kas mums ir valodas policija un kritīs mums krāgā, tas ir ļoti tipiski. Lūdzu, neklausieties šo epizodi. Savukārt tie, kam ir ok dzirdēt tādus vārdus, epizodes, domāju, noderēs un būs interesanti. Es mēģināšu izskaidrot latviešu termiņos, cik vien labi var, bet ir vienkārši daži vārdi, kas netulkojās, kuriem angliski ir tā kā lielāks kaut kāds tas svars, bet viņas pārtulko latvisku un viņi vispār neko nepaskaidro. Tas ir diezgan grūti. Es rādu saturu internetā, lielākoties tās ir bildes, bet tās nav bildes, kas ir vienkārši skaistas bildes, kā pieņemsim, tur, fotografija vai vēl kaut kas. Tās vairāk ir bildes, kur ir kaut kāda ideja apakšā, un es ar viņām komunicēju. Man šīs bildes ir kā veids, kā komunicēt. Ja mēs šobrīd komunicējam ar vārdiem, citi komunicē rakstot, es ar bildēm un mazliet vārdiem arī komunicēju lietas internetā, un daudz cilvēku to ir atraduši tā kā vērtīgi, un tas ir tāds mans galvenā lieta, ko es daru. Jā, un tiem, kas nezina, ko tu dari, joprojām ir ļoti grūti saprast, ko tu dari, tāpēc es tev jautāšu citādāk, tu drīkst neatbildēt, tad mēs to izgriezīsim ārā. Tad ar ko tu pelni naudu? Paskaidro, kā tu ar šo, ko tu dari, pelni naudu. Kāpēc, lai tev cilvēki maksātu? Varbūt tad ir citiem vieglāk saprast. Jā, mēs varbūt sanākumu stāstam pieķersimies bišķiņu vēlāk, bet īsāk sakot, bija mirklis, kad es sapratu, wow, interneta bizness skan ļoti interesanti. Ir cilvēki, kuri raksta blogus un viņi pelna naudu, viņi brauc riņķī pa pasauli un viss tik forši izskatās. Es arī to gribu. Mēs šobrīd izlaižam 4 gadus, bet tad viens no veidiem bija, ko es atradu, kad mēs varam arī komunicēt idejas ar šīm ilustrācijām. Es vienkārši redzēju dažus citus cilvēkus, kuri arī tur savos blogos izmanto dažādas bildes un paskaidro dažādus terminus ar bildēm. Un tā man bija pirmā reize, kad wow, šitas man liekas interesanti, šitas man liekas kaut kas tāds, ko es arī varu pavilkt ar savu esošo darbu, ar ģimeni un visu pārējo. Nav tā, ka, es tur gribēju YouTube video taisīt, tas likās ārprāts, tik grūti, tik daudz darba. Es vienkārši nejūtu, kad es to varu izdarīt. Un tad es šīs bildes sāku publicēt internetā. Varbūt tu mums vari parādīt tiem, kas skatās video, ja tev ir par rokai kāda no savām bildēm, jo tad būs saprotami. Okay. Tad tā ir viena no tavām bildēm. Tad sapnis, lielais sieras projekts, siera tāds pamatīgs gabals un uzdevums maziņš siera gabals. Tā ir šajā brīdī liekas, tas ir bezjēdzīgi, un pēc gadiem es esmu priecīgs, ka to izdarīju. Un vēl vienu fixed mindset, tāds iestatītais domāšanas veids un izaugsmes domāšanas veids. Tad tu caur šo te ilustrāciju tu palīdzi ideju vieglāk uztvert. Vai tā tas ir? Jā, bet īsāk sakot, atgriežoties vēlreiz, es sāku šīs ilustrācijas publicēt internetā. Tas, kas notika, cilvēki sāka sekot, cilvēki sāka laikot. Un tas, kas notiek, tev arī, tev ir podcasts, ļoti daudz cilvēku šo skatās. Es esmu pārliecināts, ka tev ir daudz iespējas, daudz cilvēku, es varu nākt tavā podkastā, UTT. Tāpēc, kad tev ir uzmanība, tev ir ļoti daudz cilvēku uzmanība, tu vari sasniegt daudzus cilvēkus. Tad, kad cilvēki sāka redzēt, ka, Jānis publicē šīs ilustrācijas, un daudzi cilvēki pievērš tam uzmanību, es gribu, lai Jānis dara arī to man. Tad man bija iespēja darīt dažādus projektus, kur es šo pašu principu darīju citiem cilvēkiem. Strādāju ar viņu idejām, varbūt citos stilos, viņi man par to maksā naudu, un viņi izmanto šo saturu internetā, jo viņi redz, ka šāda tipa saturs ir interesants cilvēkiem. Tā ir tā galvenā doma. Tas ir viens veids, kā es pelnu naudu, un otrs veids, kā es pelnu naudu ar šo visu, ir tas, ka cilvēki ar laiku man sāk jautāt, Jāni, kā tu šo dari, kā tu domā, kā tu ģenerē šīs idejas. Un tas ir tas, kad es uztaisīju digitālo kursu ar komūnu, kur es vienkārši mācu cilvēkiem šo darīt. Visāk sakot, viss biznesa modelis šobrīd, bet tur vēl ir citas lietas. Labi, un tad viena lieta ir, ka kāds no tiem, kam ir, piemēram, liela auditorija, vai kas grib izaudzēt lielu auditoriju, un viņi zina, ka tevis uztaisītā ilustrācija šeit varētu palīdzēt, jo daudzi pievērst uzmanību. Vai tas nozīmē, ka tu izveido ilustrāciju un pārdod to kādam? Negluži. Ir cilvēki, kuri ir ētiskāki un kuri tev rakstīs, ka, Jāni, vai es varu šo ilustrāciju varbūt izmantot savā grāmatā, vai arī sociālajos mēdījos un tā, bet ja tu dari lietas internetā un ja tu publicē saturu, kuram pievērš uzmanību, ļoti daudz viņu vienkārši zaks,
griezīs ārā tavus saucamos kredītus, ja, kad cilvēki var apstīties. Tur, kur rakstīts tavs vārds, uzvārds. Ja? Nu, jā, man tur mājaslapas tāds saīsinājums rakstīts. Bet, protams, un ir cilvēki, kur to dara ētiskāk, ja, kur viņi, hei, šeit ir superforša bilde, man viņa baigi patīk, ja kāds šito uztaisīja Jānis Ozoliņš, ja, ejiet, sekojiet viņam. Tā ir vienkārši daļa no interneta, un ir dažādi veidi. Ir cilvēki, kas ir ētiskāki, ir cilvēki, kas ir neētiskāki. Tā ir daļa, ar ko tu saskarsies, ja tu dari lietas internetā. Un tavs kurs, kur tu citiem mācīji veidot šādas te ilustrācijas, cik gadus tu to dari tagad? Nu, ja es sāku veidot ilustrācijas 20. gada beigās, tad 21. gada beigās es izveidoju kursu. Un līdz šim brīdim tas ir mans galvenais ienākuma avots līdz šim brīdim. Un auditorija, uz ko tu fokusējies no paša sākuma, ir angliski runājošā. Tavs kurs ir angļu valodā, vai ne? Jā, viss ir angļu valodā. Visi sociālajie mēdīji ir angļu valodā. Jā, tas kaut kā man automātiski aizgāja, jo es laikam arī korporatīvā vidē biju strādājis jau 8-9 gadus. Tur viss angliski notika, un tas kaut kā automātiski notika. Nu, un arī, protams, ja tu angliski veido saturu, tev ir lielāka konkurence, bet tu vari sasniegt krietni vairāk cilvēkus. Tā kā jā, tas ir tāds, manuprāt, ir ļoti liela iespēja ļoti daudziem arī, kas grib latviešu valodā veidot kontentu, jo tur nav tik liela konkurence, un tu vari vienkārši dominēt šo marketu saucamo. Bet jā, man kaut kā interesē vairāk pasauli, jo arī gribējās paceļot un tā. Un šobrīd mēs ar tevi sarunājamies, es esmu Šveicē un tu esi Spānijā. Jā. Cik ilgi ir tas kopš pārcēlies un kāpēc tu pārcēlies un kā tev tur klājās? Mēs pievērsīsimies tavam stāstam, kā tas viss sākās, bet paskatīsimies, kur tu esi un tad skatīsimies, kā tu tur nokļuvi. Jā, mēs šobrīd dzīvoju ar savu sievu un 2 bērniem Spānijā. Pārvācāmies mēs drusciņu vairāk kā gadu atpakaļ. Tas galvenais iemesls, kāpēc mēs pārvācāmies, visu laiku mums bija mazliet tā vēlme, kad gribās padzīvot kaut kur citur, paskatīties, kā ir kaut kur citur. Un ar visu šo interneta biznesu, kas izveidojās, un tā vienkārši radās šī iespēja, ka mēs varam pārvākties, ja teorētiski mūs nekas tā baigi šeit netur, ka mums ir darbs vai vēl kaut kas. Un bērni kā reiz mums ir šobrīd 3 un 6 gadu vecumā. Un tad likās arī ļoti interesanti iespēja, tomēr, ka viņi uzsāk skolu šeit. Viņi šobrīd ir bilingvālā skolā, tā kā viņi gan angļu valodu, gan spāņu valodu iemācās. Un tas man vispār ir, mans 6-gadnieks runā spāniski, angliski. Es esmu šokā, cik ātri viņi šīs valodas uzsūc, kad viņi ir tajā vidē. Tā kā, tas arī tāds bonus dod bērniem šo iespēju, jo diezgan forši, ja viņi izaugs lieli un es runāju spāniski, es runāju angliski, jau man nav ar to jāmocās, kā tagad, ja varbūt vecāki cilvēki, ja man mamma mēģina iemācīties angļu valodu, tas ļoti grūti nāk, nekā tas ir 6-gadniekam. Tā kā jā, vairāk saule, vairāk varam iet ārā, darīt lietas, tā kā viss ir diezgan forši. Protams, ģimene pietrūkst, bet kopumā jau lidojumi ir ļoti pieejami, un tu vari lidot šurpu turpu, un nav tik traki, ka tas Eiropā, ja tu neesi galīgi kaut kādā tur Argentīnā, ja, kur tur vajag tur vīzas un sazinu vēl ko. Skaidrs par to, kā tev šobrīd klājas, man vēl būs daudz jautājumu, bet tagad skatīsimies atpakaļ. Kā tev izdevās uzbūvēt iespēju sev šādam dzīvesveidam? Jo, es tā saprotu, ka tu esi savā ziņā tā kā dzīves stila baudītājs. Vai bija pirms tam tas, ka tu zināji, ko tu gribi, vai tas viss salikās pats no sevis pa puzles gabaliņiem, un tad tu būvēji uz tā, kas tajā brīdī ir? Tad varbūt skatāmies atpakaļ, kāds tu biji cilvēks, tad, kad tu vēl skolā mācījies. Es tā saprotu, tu tā normāli pabastoji tur, ja? Ir viens mazs stāsts, jā, man liekas, kas drusciņi tā kā akcentē to manu domāšanas veidu, ja, bet man laikam bija 12 gadi, neatceros, kura klase tā bija. Es atceros, ka mums vecāki, mamma nopirka šo PlayStation, ja, vienu no pirmajiem, un mums mājās bija PlayStation un video spēles foršas, interesantas. Un mamma, protams, smagi strādāja no rīta prom uz darbu, tad atpakaļ uz skolu mēs paši gājām ar brāli. Un, lai gan es neatceros brālis, man liekas, kaut kur citur tajā mirklī mācījās, bet man bija vienmēr cikot, es pusotru mēnesi
nobestoju skolu, esot mājās, spēlējot video spēles. Bija laikam tā, ka es biju patiesībā slims, bet tā kā vajadzēja iet atpakaļ uz skolu, skola turpināja domāt, ka es joprojām esmu slims, mamma domāja, ka es esmu skolā. Un tad es pusotru mēnesi sēdēju mājās un es atceros spēlēju, man liekas, Need for Speed ar mašīnām braukājos un bija kaut kāds tur wrestling spēle. Nu, un tas drusciņi parāda to, ka, jā, es saprotu, ka šim plānam ir ļoti daudz, šī rīcība ir ļoti daudz sekas, ja, ko 12-gadīgais Jānis līdz galam nebija izdomājis, ja, bet tas mazliet parāda to, ka ja es varu savu laiku aizpildīt ar lietām, kas man patīk darīt, ko man patīk darīt, šajā gadījumā spēlēt video spēles vai iet uz skolu mācīties tur kaut ko, ja, kas varbūt man netik ļoti interesē, nu, ja man bija tā iespēja un es spēju kaut kā izlavierēt un palikt mājās spēlēt šās video spēles, tad, bet, protams, pēc tam skolotāji piezvanīja mammai. Es pieļauju, ka es mazgāju trauks visu atlikušo gadu. Neatceros precīzi, kas notika. Bet jā, un ejot varbūt drusciņus priekšu, kur pienāca mirklis savos arī tīņa gados, kad es atklāju downhill kalna riteņbraukšanu. Un ļoti iemīlējos tajā sportā. Man tiešām patika. Pēc skolas nometu skolas somu, ar draugiem gājām braucām ar vilcienu uz Siguldu. Nu, kā traki, visu laiku, cik vien varam. Un es to darīju apmēram 10 gadus tā diezgan intensīvi. Un es arī biju diezgan labs Latvijas līmenī, bija viens no labākajiem, arī pasaules kausos piedalījos. Pasaules kausos gan pa pēdējām vietām, ja, ka tur spicējiem čaļiem brauc. Bet vienalga tas, kad latvietis, ja, kur nav kalna, brauc downhill pasaules kausa sacensībās, tas bija tā kā, liels sasniegums. Ja. Un cepuru nost mammai un tēti, viņi man tik daudz atbalstīja. Tas man joprojām tāda ļoti patīkama sajūta par to ir, jo es diezgan lielu, es esmu priecīgs, kur es šobrīd esmu, un es diezgan lielu tā kā daļu atribūtoju uz to attiecinu. Jā, attiecinu uz to laiku, kad es braucu ar to ritu, un vecāki man tiešām ļoti daudz palīdzēja, un tas man tāds arī saviem bērniem tāds atgādinājums, man liekas, ka, ja viņiem acis spīd uz kaut ko, un tas ir kaut kas vērtīgs un veselīgs, tad, jāmēģina atbalstīt, cik mēs ļoti varam, jo tas ir super. Es varu pajautāt par šo te downhill riteņbraukšanu, tas tā kā lejā no kalna braukšana, ja? Jā. Jūs tikai braucat lejā no, jeb arī augšā jāuzbrauc? Nē, augšā mēs braucam ar pacēlāju, tāpēc, ka... Nopietni, ja? Jā, protams. Ar visiem slēpošanas pacēlājiem, ar ko brauc uz slēpēm augšā, ar tiem pašiem brauc. Jo tie riteņi, viņiem ir lieli amortizatori, viņiem ir mazie ātrumi, viņiem ir grūti uzmēties. Viņiem tā kā, tas ļoti, ļoti smagi nāk. Bet, protams, arī mēs stūmāmies un darījām visu kaut ko, lai tik dabūtu braukt lejā. Bet, kopumā tu brauc ar pacēlājiem. Un cik jums ir aizsardzība uz ķermeņa uzvilkta? Viss tur ir pilnā ķivere. Tāpat kā, ja tu redzi tā kā motokrosā cilvēku brauc, ļoti līdzīgi varbūt drusciņi. Tad tas ir, lai arī pasargātu žokli, tas nav tā, ka tikai augšā, jā? Tas ir kārtīgi. Tas tad ir ķermeņa kaut kāds sargs arī vēl ir, ja es nemaldos, jā, kājām, rokām. Tur viss ir pilns, tas ir svarīgs, tā ir daļa no kultūras un tam ir svarīgi iemesli. Bet kā tu varēji trenēties, gatavoties uz tām sacensībām? Latvijā tā jau reāli nav no kurienes. Zini, ir tā, ka, piemēram, ja tu aizbrauc uz Siguldu, ja ir Kordes trase, ir tur visi tā nogāze, ja, kur ir Kordes kalns un pilsētas kalns un visi tie, viņi ir diezgan stāvi. Un tas, ko tu Latvijā tomēr diezgan labi varēji uztrenēt, tu varēji uztrenēt tehniku, par stāviem kalniem. Un tev ir tā tehnika, un tas, ka tu aizbrauc, pieņemsim, uz Eiropu, uz Alpiem, tas, kas mainās, labi, tur ir vairāk akmeņi, jā, ar ko tev bišķi vairāk tā jāpierod, jums vairāk visi kūdri un žagari un tādas lietas. Un tā lielākā atšķirība ir tomēr distance, ja, kad tev ļoti ātri beidzās fizuha, ja, ka tu nespēji tur 3-4 minūtes pilnā klapē braukt lejā no tiem Alpu kalniem, tas tiešām nāk grūti. Bet Latvijā tu varēji tehniku, un tā tehnika tomēr bija pats svarīgākais, ko tev vajag, lai tu vispār vari nobraukt. Tu varēji arī aizbraukt uz tām pasaules kausa trasēm un braukt un izbraukt ar visiem pārējiem. Protams, tu biji lēnāks, tev nebija tik daudz spēka, bet tu to visu varēji izdarīt. Klau, un tad man jautājums ir, tad šādi te tu trenējies un brauc, un kādas tev tajā laikā bija domas? Tu tā kā iztēlojies, ka tu būsi sportists šajā sakarā pasaules līmenī? Nē, pasaules līmenī laikam jau, ka nē, jo es sapratu, arī, kad es aizbraucu uz to, ja tu biji labs Latvijas līmenī, bet tu aizbrauc uz, piemēram, tiem pasaules kausiem ar spicījiem čiekuriem, sāk braukt kopā. Tu saprati, cik liela tomēr tā atšķirība ir, un ja tu gribi braukt spicē,
Tad likās, man būtu jādzīvo kaut kur Eiropā, man būtu jābrauc katru dienu šajos lielajos kalnos. Tā kā es pat par to baigi nedomāju. Es vienkārši baudīju, man patika. Un tā arī ir laikam tā stāsta morāla, kāpēc es šo gribēju pastāstīt. Ir tas, ka es to darīju profesionāli apmēram 10 gadus. Un es biju tīri ok, es sasniedzu labus rezultātus, jā. Bet, ja es atskatos uz tiem 10 gadiem, es nevaru atcerēties nevienu mirkli, kad tā sajūta bija, kad, šitas ir smagi, šitas ir grūti. Un tā tālāk. Man gribējās Varbūt arī nebija smagi un grūti. Jūs taču tikai lejā braucāt. Es jokojos, protams. Jā, bet tā stāsta morāli, kas man liekas, es, protams, tajā mirklī to tā nesaķēru, bet man liekas, ka man tomēr zemapziņā kaut kur tas nosēdās, jo man kopumā liekas, ka mums tā kā sabiedrībā tas pieņēmums ir, kur darbs ir svarīgs, smags darbs, smagi jāstrādā, tad būs labi rezultāti un tā tālāk. Un es saprotu, tur ir taisnība. Un es braucot to downhill, es arī strādāju smagi. Tikai man nebija sajūta, ka tas bija smagi. Man tas bija jautri, man tas bija forši. Un tad ir bijis tas klikšķis. Varbūt arī mums karjerā ir veidi, kā mēs varam sasniegt labus rezultātus, un viss būtu baigi forši. Bet arī, ka mēs izbaudām procesu, nevis, kad viss ir smagi jāstrādā, un tad būs labi rezultāti. Un man liekas, no turienes man mazliet nāk tas funkcijas, kad varbūt varam izveidot karjeru, kas nav arī tur ļoti smagi, grūti un kas man besīja. Šobrīd tu esi tādā karjerā, vai ne? Jā, šobrīd es esmu tādā karjerā, kad, protams, kā jebkuras lietas, kas mums ļoti patīk, 80% ir super. Es ceļos katru rītu, es daru, ko es gribu, man ir forši, man ir jautri, bet, protams, ir 20 minūtes grāmatvedē jāizsūta tur lietas un tā nepatīk, Un es varbūt šobrīd es vēl neesmu to deliģējis nevienam, bet, 80% tas, ko šobrīd daru, es esmu laimīgs, priecīgs un man nav jāpiespiež sevi strādāt. Ok, labi, tad ejam atpakaļ. Tagad tu esi šis Latvijas līmeņa sportists, kas aizbrauc arī uz pasaules līmeņa sacensībām. Un kas ar tevi notiek tālāk? Tālāk es pat nezinu, kā tas downhills lēnām sāk. Man liekas, ka Latvijā bija tā kultūra, sāka norimt, un daudz cilvēki, kas bija tajā laikā, bija tie, kas uzturēja baigi to kultūru, bišķi sāka pierimt, un viss tā kultūra mazlietiņi saruka. Un tad arī sāku mazliet mazāk braukt. Nebija tāpat braucu un reizi gadā mēģināju aizbraukt uz Alpiem un pabraukāties, bet tas bija vairāk tā jautrības pēc. Un arī tie gadi jau bija vairāk, jau vajadzēja sākt pelnīt naudu un savu ģimeni sāku veidot. Kaut kad tad pat vien, kad braucu ar riteni, tad sāku strādāt riteņu veikalā, kur, protams, caur kontaktiem tiku iekšā, un tur mēģināju pārdot riteņus pavasarī, bet tas bija tikai vasaras darbs. Un bija mums klienti, kas bija turpat blakus no IT industrijas, vienkārši globāla IT kompānija, un viņiem arī ļoti patīk braukt ar riteņiem, un viņi bieži nāca pie mums, tad mēs tur bišķi izveidojām tur čoms pa čomam. Un par cik mums tas vasaras darbs bija riteņu pārdošana bija tikai vasaras darbs, pa ziemu tā kā vairs nebija ko darīt, vajadzēja kaut ko citu meklēt, izglītība man nekāda baigā nebija, jo es vidusskolu pabeidzu kopā tā kā ar interjeru dizainu, bet uz nekādu augstskolas neaizgāju. Bet mēs sarunājām interviju tajā globālajā IT uzņēmumā, jo tas, kur viņi meklēja cilvēkus, bija tāds ļoti... Es teiktu, kaut kas līdzīgs, tā kā, es nezinu, daudz varbūt jaunāki cilvēki, kuri klausās un kur spēlē video spēles, tu varēji tur atrast kaut kādus kodus un dabūt video spēles pa brīvu uz datoru, tu mēģināji tur kaut kādus failus grustīt šurpa turpu, lai tik varētu uzspēlēt un ķimerējies, teiksim, tā ar datoru. Un tas darbs, ko viņi meklēja tajā IT kompānijā, bija kaut kas relatīvi līdzīgs, kad galvenais, tas, ko viņi meklēja, bija, kad, tev ir galvas pleciem, tu loģiski domā, kur ir, ej mācies. Jo nevienā skolā tu šo neiemācīsies. Protams, ja tev ir IT pieredze, tas ir bonus, bet nav tā, ka tas ir nepieciešams. Vienmēr cikot aizgāju uz interviju, kaut kā mums tur deva iespēju, un es tajā laikā ar savu labāko draugu mēs tur aizgājām. Ļoti interesanti arī, ka tas cilvēks, mēs abi divi tā kā vispār neko nesaprotot no IT, aizgājām. Uzsākām to darbu, un, piemēram, tas draugs, ar kuru mēs uzsākām tajā laikā, viņam šobrīd viņš ir izveidojis tajā industrijā vienu no labākajiem instrumentiem. Tā kā viņam vienmēr sakot, savs bizness tajā industrijā, bet ļoti interesanti, kā mēs to uzsākām pilnīgi bez nekādas pieredzes. Un tur uzsākās mana IT karjera tajā laikā. Klau, pastāstīji, kā tu dabūji to darbu? Taču neko nejēdzi, jeb gandrīz neko nejēdzi. Es nezinu, ko tu tur sastāstīji, vai nevajadzēja neko sastāstīt. Viņi bija vienkārši priecīgi, ka šitie jaunekļi tagad strādās.
Nu, ir vērts pieminēt to, ka ja viņa nāca pie mums uz riteņu veikalu, mēs viņam dodam atlaides, mums ir izveidojusies kaut kādas attiecības. Ja? Tur noteikti viennozīmīgi nostrādāja bišķi tas čoms pa čomam. Ja? Bet, muļķi mēs arī pilnīgi nebijām. Galvas pleciem ir, ja te uzdod jautājumu, ja es nezinu, kā tu tur noskaidrosi šito un to, un tu atbildēji, aiziešu YouTube un iemācīšos. Ja? Ka tas ir tas, ko viņiem vajadzēja. Tev ir galvas pleciem, tu vari atrisināt problēmas, tu domā loģiski, tu nesaki kaut kādas pilnīgas muļķības. Un, protams, arī tas, ka mums tomēr tās attiecības bija, viņi deva iespēju. Ja? Latvijā jau kā tu dabū darbu, 3 mēnešu pārbaudas laiks, neiztur pārbaudas laiku, tinies. Ja? Bet, protams, mums bija tie 3 mēneši darīt lietas, un tā arī mēs tur centāmies kā traki, mācījāmies. Jo tāds vēl viens papildus bonus tam darbam bija, ka tev maksāja par izdarīt to darbu. Vienmēr sakot, jo tu vairāk izdarīji, jo tur gudrāk darīja lietas, jo tur vajag vairāk naudas nopelnīt. Lai mūsu klausītājiem vieglāk sekot līdzi, vismaz apmēram, kas tev tur bija jādara? Tev uz datora ir dažādas datorprogrammas, vai ne? Ir kompānijas, kur ir 1000 darbinieki. Ir IT departaments, kuram piemēram, tev tagad uz datora vajag Zoom, visiem vajag Zoom. Bet mēs negribam ļaut šiem cilvēkiem, šiem darbiniekiem pašiem iet un instalēt Zoom. Mēs gribam, lai viņiem tas Zoom ir ar specifiskiem settingiem, varbūt tur licences ir pievienotas, varbūt tur ir kaut kas ievietots vai vienalga, ja, ka tu ar kaut kādiem specifiskiem iestatījumiem gribi šīs programmas uzlikt uz tiem 1000 datoriem. Tad tas, ko mēs darījām, mēs paņēmām šo Zoom aplikāciju, un mēs tur mainījām failus, pievienojām visādas interesantas lietas, ja, kas nav īsti programmēšana, kas ir vairāk tāda failu grūstīšana un testēšana. Un tad tas IT departaments paņem šo aplikāciju, ko mēs, saucamie packageri, esam izveidojuši, un mēs viņu sūtam uz tiem 10,000 datoriem. Un kā jau tu zini, datorprogrammas ir 1000, es pat teiktu, varbūt droši vien vairāk, un ļoti daudz dažādas kompānijas. Tā kā, tas bija tas darbs. Un jo tu vairāk šīs pakas uztaisīji, jo tu varēji vairāk naudu nopelnīt. Tāds bija stāsts. Ok, par tiem 3 mēnešiem tev bija kaut kāds bailes, Moška neizturēšu. Moška man nesaglabās. Protams, ka bija. Grūti jau atcerēties ir. Bet man liekas, ka diezgan ātri, jo man liekas, mēs pirmajā mēnesī jau uzķērām. Es sāku saprast, kā šitas strādā. Ja, protams, bija ļoti daudz nianses, kuras tu nesaprati. Bet tu jau diezgan ātri uzķēri, un tad bija, ka tu redzēji arī to iespēju nopelnīt naudu, ja vairāk, kas tajā laikā bija vienkārši wow, tāda iespēja, ja vai bliežam, un tad mēs tur sēdējām un dzērām, man liekas, kapučīno, ka viss bija mājās jau aizgājuši, un pa pusnaktīm bliezām un ārdījāmies kā traki, ja, un protams, uzņēmums arī to novērtēja, hei, šitie 2 jauniņi ir sapakojuši daudz vairāk pakas nekā mums te daži veterāni. Tā kā, super, davai, bliežam, un viss, tā kā viss bija kārtībā. Tātad šajā laikā tu reāli saprati, jo es vairāk izdaru, jo es esmu produktīvāks, jo vairāk naudas es saņemu. Tāpēc tu arī, tev laikam tajā laikā vēl nebija ģimenes visticamākais, un tad tu varēji arī atļauties tā bliest, tā strādāt. Tajā laikā nebija bērni, bet sieva man jau bija tajā laikā. Un kas notiek tālāk, tad, kad tu saproti, ok, produktivitāte atsaucās uz naudu, ko es šeit saņemu? Kas tālāk? Tā arī turpināja to darbu. Palika labāks, protams, nebija tā, ka tu tur, ja negribēji baigt pastrādāt, varēja kādas dienas tur slinkāk vai kā, ja, tā arī turpināja strādāt. Bet, tas, kas notika kaut kādus 3 gadus, kad es turpināju šo karjeru, bija tomēr tā sajūta, ka tas nav tavs dzīves darbs, un kad ir tāds bišķiņ jau sāk apnikt, un tu jūti, jā, nauda labā, visādi forši uzņēmuma bonusi, ja, tur apdrošināšanas un šitas un tas, un bija iespēja tur paceļot arī uz kaut kādām Norvēģijām, uz šiem saucamajiem biznesa tripiem, ja, un klientiem tur atrisināt problēmas uz vietas, bet bija sajūta, ka kaut kas nav, un tad par cik jau es biju šajā IT industrijā, man bija vieglāk mainīt pozīciju, un tad es domāju, varbūt es varētu būt tur menedžeris, ja? un tad bija kaut kāda iespēja, un tad es aizgāju uz kaut kādām menedžeru pozīcijām. Protams, stāsts tas pats, un sakam, forši, ja, un tev bišķiņ tas status, ja, un es tagad esmu menedžeris, ja, un paskaties, kā es te no nekā nāku, ja, un nav man izglītība, un tagad es te baigi daru lietas. Bet, tas viss turpinājās kopā IT industrijā. Bija kaut kādus 8, 9 gadus, ja, un man liekas, kaut kādus 3, 4 es pakoju, un tad es gāju tās menedžera pozīcijas un es mainīju uzņēmumus. Bija sajūta, ka es laiku mēģinu kaut ko aizpildīt, kas tomēr trūkst, jo tā nauda īsti nebija vairs tā motivācija. Ja. Protams, ka tas bija svarīgi, bet tu jūti, ka ir kaut kas vairāk darbam nekā tikai nauda. Ja.
un ka tu nevari turpināt kaut ko tādu. Nu, nav tā, ka man nepatika tas darbs, viņš bija labs, bet nebija tā, ka wow, super, jā, tā kā braukt ar riteni, jā, kad man vienkārši acis spīd un es varu visu dienu to darīt. Tā kā tāds apmēram ir tas IT karjeras stāsts. Cik tev gadu tajā laikā, kad tu jau esi menedžeris, cik tur tos 3-4 gadus, un tu jūti, tik un tā nav? Jā, gadi man bija. Man šķiet, ka es uzsāku savu IT karjeru, tad, kad man bija 19, 20, 21 gads kaut kur, un aizgāju. Tā kā man jau tuvojās 30 gadi, kā sanāk, ja man tagad ir 33. Šogad es svinēšu aprīlī, kopš es aizgāju no korporatīvās pasaules 3 gadi. Tā kaut kad gandrīz līdz 30 gadiem strādāju, tā kā kaut kādus 9, 8 gadus pieļauju, ka no 20 līdz 21 līdz 29 kaut kas tāds varētu būt. Ok, un kas notiek tālāk? Tu sajūti iekšēji to, nedeg man acis tā kā man deg downhill riteņbraukšanā. Nē, viss jau sākās, kad es biju šajā IT darbā, un bija mirklis, kad viens no maniem kolēģiem un arī draugiem teica, ka, hei, es plānoju pēc skolas iet uz Risebu pamācīties biznesa psiholoģiju, vai tu gribi nākt ar mani? Un es tā domāju, es jūtos tā kā bišķiņ iestrēdzis, īsti nezinu, ko darīt. Es domāju, bišķiņ biznesa, bišķiņ psiholoģija, nav tā, ka kaut kas super specifisks, varbūt noderēs. Un es teicu, labi, davai, ejam. Un paralēli sāku mācīties to biznesa psiholoģiju. Bija daži priekšmeti, kas bija tā kā interesanti, bet kopumā diezgan ātri bija tāds, ka nav baigi interesanti, bet bija bišķi tā sajūta, ka jāpabeidz, bet gal galā es nepabeidzu un gadu vēlāk es izstājos. Bet tā skola savā ziņā tā kā mainīja manu dzīvi, jo mums bija viens priekšmets, kas saucās, manuprāt, es nezinu, kaut kāda uzņēmēja darbība, bet kaut kāds biznesa plāns vai kaut kas tāds. Bet vienmēr sakot, tas bija ļoti īsts kurs, un vienmēr sakot, mums pasniedzējs teica, ka, hei, klase, pēc 1 nedēļas jums būs jānāk klases priekšā un jāprezentē biznesa plāns. Un es joprojām atceros, kā es sēdēju tajā krēslā, ka viņš šo jautājumu uzdeva, un man bija tāds klikšķis, jo man vienmēr ir bišķiņ bijis tas tā kā uzņēmēja cilvēka, kaut kāda drusciņa tā deksme, tā vēlme, bet vienmēr es esmu bijis baigais runātājs un diezgan mazs darītājs, tā kā nekad es īsti neesmu neko izdarījis. Bet tajā mirklī, kad viņš to pieminēja, man bija tāda sajūta, hei Jāni, davai, tev ir iespēja pēc nedēļas, tev ir jāprezentē biznesa plāns, tu iesi mājās un tu izdomāsi kaut ko tādu, ko tu vari uzsākt šobrīd, paralēli savam darbam, bez kaut kādām investīcijām, kad man nevajag līdzekļus, lai to uzsāktu. Kaut kas tāds, ko es patiešām varu sākt darīt, tā lai tev nav nekādas atrunas, kā vienmēr, es varētu uztaisīt nākamo Facebook, bet man nav naudas, vai kaut kas tāds. Un es ar šo mājas darbu aizgāju mājās, un es sāku internetā, protams, skatīties, kas tas varētu būt. Un tas, ka mums tā kā uzgāja virsū, bija šis interneta bizness, tas, ko mēs sākumā runājam, kad wow, tur un šie saucamie creatori, satura radītāji, tas Latvijas tulkojums būtu, bet visi tie, kas sociālajos mēdījos dalās ar dažādām lietām, vai raksta šos blogus, YouTube video, podcastu, tas, kas to dara. Un man tas viss likās tā ļoti interesanti, un wow, cilvēki ceļo pa pasauli, viss tik brīnišķīgi. Un man šķiet, tajā mirklī man bija šis klikšķis, jo, kad es biju tajā darbā, tev bija sajūta, viss tā kā forši, bet kaut kas trūkst. Man bija sajūta, ka šis interneta bizness, man bija sajūta, ka beidzot šis ir ceļš, kur visas kastītes varētu būt ieķeksētas, brīvība, nauda, daru, ko gribu, neesmu piesiets ofisam. Šī brīvība likās, ka šis ceļš ir kaut kas tāds, kur es to visu varētu saķeksēt. Un, man ļoti, es neatceros, ko es tur noprezentēju pēc tās nedēļas kaut kādu sviestu, galu galā, bet tas, kas galvenais, kas notika, man bija šī deksme, es biju safanojies, man likās, wow, es gribu šo klēpju datoru dzīves stilu, gribu braukt apkārt pasaulē un darīt lietas. Nav tā, ka es gribēju braukt tieši apkārt pasaulē, tas galvenais bija, ka es gribu būt savs boss, es gribu pamosties no rīta, es gribu darīt, ko es vēlos, es gribu interesēties par lietām, kas man ir interesantas. Un tas bija tas lielais dzinējs, kas mani uzveda uz ceļu par pašattīstību un par tad šis ir self-development,
Jā, saucamais self-development, un arī viss bizness, un viss, kas saistīts ar to internetu. Šajā laikā tev ir arī mazais bērns, ne lielais bērns, ir mazais bērns tajā brīdī. Ja? Jā, ap to laiku. Vai nu mana sieva bija stāvoklī, vai arī mums tikko piedzima. Es precīzi neatceros, tur baigi jāpaskatās datumos precīzi atpakaļ. Bet jā, ap to laiku arī bērns piedzima. Un es vienkārši turpināju strādāt. Es atceros, ka mums arī piedzima bērns. Tad zini, kā tev bišķiņ mainās kaut kādi ieradumi. Jā, ja tu tur vakarā varbūt tev patika pastīties televizoru un iedzert kādu aliņu un vīna glāzi. Tad vairs nebija nekādas televizoru skatīšanās vakarā, ja tu gāji laicīgāk gulēt. Kā nu kuram sanāk, ka tiem bērniem citiem ir ļoti grūti pa naktīm, citiem bija labāk. Mums arī tur bija viss kaut kā, bet pārsvarā sieva jau, protams, cēlās. Bet es arī uzsāku ļoti agri celties, un tad pirms darba es kaut ko mācījos un mēģināju ķimerēties uz interneta, braucu uz darbu, klausījos audio grāmatas. Tas ir tāds interesants stāsts par visām šīm grāmatām. Ja es skatījos kaut kādas video, tad, kad es sāku interesēties par šo visu. Un bija viena grāmata, kas visu laiku leca ārā visādos blogos un visu kaut kur, un viņa saucās The 4-Hour Workweek, kas latviski būtu 4 stundu darba nedēļa. Un viņa bija tāda ļoti populāra tajā industrijā un tāds ļoti interesants tas grāmatas nosaukums. Tas likās 4 stundu darba nedēļa, kas tur varētu būt iekšā. Bet es nelasīju grāmatas. Es kaut kā bērnībā neizveidoju lasīšanas ieradumu, un skolā bija obligātā literatūra. Man nekas neinteresēja. Es gāju Atlantā, es novilku kaut kādus tur šitos apkopojumus, tām grāmatām un kaut kā tur krāpos vienalga. Bet es arī līdz šim brīdim neesmu izlasījis nevienu biezu grāmatu. Es esmu noklausījies ļoti daudz audio grāmatas, bet es reāli neesmu izlasījis. Es nezinu, man kaut kā tas ieradums neizveidojās. Un kad es dzirdēju šo 4-Hour Workweek grāmatu, pats baigi interesanti un tā kā gribās zināt, kas tur ir iekšā. Bet es viņu noliku malā. Es nelasu grāmatas, ko tur daudz. Bet tad es klausījos kaut kādu interviju, un kaut kādi tur 2 cilvēki pieminēja audio grāmatas. Un es tajā laikā nezināju, kad ir tādas audio grāmatas. Man nebija ne jausmas, ka tu vari klausīties. Un es domāju, es varbūt varu noklausīties šo 4 stundu darba nedēļu. Un es joprojām atceros, es kaut kādas 2 stundas klausījos to grāmatu. Un tīri tā, lai cilvēki saprot. Ja līdz tam brīdim es esmu savos tur apmēram vidus 20 gadīgos, ja tu esi bišķiņ iedomīgs, es saprotu lietas, es zinu dzīvi, ja tev ir tas tā, man liekas, es domāju, ka daudz cilvēku var uz to relētot, un es neslēpu, ka man kaut kas tāds bija. Un tev sajūta, ka tu saproti dzīvi, un es atceros, ka 2 stundas tajā grāmatā iekšā es viņu klausos, es vienkārši staigāju pa savu guļamistabu, nezinu kādu iemeslu dēļ. Un es domāju, bāc, Jāni, tu esi bijis tāds muļķis. Un tajā brīdī tas, ko es sapratu, viss tā bija tā iedomība, ka tu kaut ko saproti no dzīves, un ka tu esi tur baigi gudrs vai vēl kaut ko, viņa vienkārši nogāzās uz zemes, un es sapratu, bāc, ir tik daudz ko mācīties, ir tik daudz interesantas lietas, tu vispār neko nesaproti, mācies, dari, un man arī gribējās, un kopš tā laika es kā traks, es tur klausījos tās grāmatas, un tas, kas notika, man bija, man tas ļoti daudzi saka, ka kāda jēga tev lasīt grāmatas, ja tu neko neaplijo, ka tu neko no viņām neievies dzīvē. Jā, tieši tā, ka tu neievies. Man ir tāds bišķi pretarguments, ja tu esi tādā pozīcijā, ka tu dzīvo savā burbulī, un tajā mirklī es ļoti daudz tās grāmatas klausījos, un neko es arī neieviesu savā dzīvē. Bet tas, ko tas darīja, viņa vienkārši paplašināja to manu redzesloku, un es sapratu, bāc, cilvēki dzīvo šitā, un izrādās tas tur cilvēks, kurš uztaisīja tur Amazoni, es domāju, ka viņš vienkārši veiksminieks ir pats, bet viņam ir šitāds stāsts, un viņš to visu tā izveidoja, un tas bija tas, kas man šausmīgi to redzesloku paplašinām bija, es biju jaunā pasaulē, es nesapratu, kas notiek, bet viss bija šausmīgi aizraujoši, un mācījos kā traks, un turpināju mēģināt dažādus internetu biznesiņus un jocīgas lietas, un es to darīju apmēram 4 lietas, un nekas man īsti nesanāca. Stop. Te man tev dažādi jautājumi ir. Tad pirmais, vai tu vari atcerēties tajā laikā, kas bija vai nu tie podkāsti vai tās grāmatas, kas uz tevi atstāja vislielāko ietekmi, kur tu redzi, tam bija labs pienesums, tam kā tu mainījies un mainījās tavs redzesloks un tava pasaules uztvere? Viennozīmīgi šī 4 stundu darba nedēļa. Tā grāmatiņa, protams, viņa iznāca kaut kādā 8. gadā. Tur ir daudzas lietas, kas ir novecojušas, bet viņa atvēra visvairāk acis. Un bija arī viena lieta, īsumā, ko es tieši ieviesu savā dzīvē. Viena no tām lietām bija tas, ka
beidz lasīt ziņas. Ja pasaulē kaut kas gana svarīgs notiks, tu par to dzirdēsi. Cilvēki riņķī tev par to runās. Un tas bija kaut kā ļoti loģiski, jo es atceros vēl arī savā korporatīvajā darbā. Mēs aizējām, mēs tur atveram tur TVNet vai kaut kas tur slikts notiek, un šitas, un tas ir muļķīgi, ja. Nu, tu vienkārši bezjēdzīgi cepies pa lietām, ja, un tērē savu laiku. Un es pārstāju arī tās ziņas lasīt. Tā bija viena lieta, ko es tā kā ieviesu. Bet, kopumā tā grāmata viņa ļoti mainīja manu perspektīvu tieši par to, jo es dzīvoju tajā vidē, visi dara savu darbu, ja, un te bija šis cilvēks, kurš arī bija izveidojis biznesu un bija pilnīgi izdedzis un pārguris, un viņš izmantoja internetu un tehnoloģiju, lai automatizētu lietas, un viņš ceļoja apkārt pasaulē un darīja interesantas lietas, un viss bija pretējais, ko es biju iemācījies līdz tam brīdim, ja, par biznesu, par dzīvi, par darbu. Viņš praktiski darīja visu pretējo, ja, un bija super pozīcijā, teiksim tā. Un tas pilnīgi salauza man to konceptu par to sabiedrības, varbūt tādu pieņemto ceļu, ja, teiksim tā. Vai tu arī sāki klausīties Tim Ferris podcastu pēc tam, kad izlasīji viņa grāmatu? Viennozīmīgi. Jā, es klausos joprojām arī šādu un tādu viņa podcastu, ka tur ir interesanti viesi. Jā, viennozīmīgi to podcastu bija arī. Bija vairāk tieši cilvēki, kas specializējās uz internetu biznesiem. Tur Smart Passive Income ir tāds podcasts, vairs es viņu neklausos, bet tad atpakaļ klausījos. Godīgi sakot, ir grūti tiešām man atsaukties uz kaut ko ļoti specifisku šobrīd, jo es gāzu informāciju sev iekšā kā traks. Ja. Katrs mirklis, kad es nebiju aizņemts, es vienkārši pumpēju iekšā jaunas grāmatas, paņēmu šito, Tims Ferris ieteica šito noklausīties, ņēmu noklausījos. Ja. Kaut ko citu, un es lēkāju kā traks, tur nebija vispār nekāda loģika tam, ko es darīju, bet tas bija apmēram virziens, kurā es gribu. Ja. Tur bija mazliet biznesa, mazliet pašattīstība, kaut kādas biogrāfijas par cilvēkiem, ja, kas man tur Steve's Jobs interesēja, ja, un tad pa viņas tur noklausījos. Bet man laikam grūti kaut ko ļoti specifisku tieši ir pieminēt. Jāni, tavā pašizaugsmes ceļā viena no svarīgām sastāvdaļām bija, ka tu sāki lasīt ne tikai par biznesu, ne tikai par to izaugsmi, kas attiecās uz tevi pašu, kas nepieciešama tev pašam, bet kas ir arī saistībā ar attiecībām ar citiem cilvēkiem. Un, ja es pareizi saprotu no tavas mājaslapas, tu esi izlasījis arī šo to par attiecībām ar bērniem. Jā, tas vispār ir īstenībā ļoti svarīgs punkts attiecībā uz to, kad man sāka sanākt ar visu šo satura veidošanu. Jo arī tad, kad tas bija tieši tad, kad es sāku šīs ilustrācijas veidot un publicēt. Es lasīju daudz vecāku grāmatas, kā audzināt bērnus un tādas lietas. Un bija viens temats, kurš visu laiku tika atkārtots, kas ir, angliski saucās acknowledge kids feelings, kas būtu apstiprināt bērna sajūtas, pirms tu sniedz viņiem padomas vai informāciju. Ja, kad, un tad es visu laiku to dzirdēju, man likās, bet tas ir arī uz pieaugušiem. Ja, piemēram, ja es atnāku mājās, ja, un es jūtos tāds noguris, un es atveru durvis, ja, un man tur sieva sagaida, viņa saka, kas ir, kāpēc tu tik noguris esi, ja? Nevajag vakarā tur alu dzert, ja, vai vēl kaut ko un skatīties televizoru, tad nebūs tik noguris. Man to dzirdēt negribās, ja, tas ir nevienam, bet ja es atveru durvis, viņa saka, tu esi saguris, grūta diena darbā bija. Jā, man bija grūta diena darbā, ja, un tad tā saruna turpinās, ja, no daudz patīkamāka temata, ja, un tas bija kaut kas tāds, ko es tieši sāku arī ilustrēt, jo man bija šis 4 gadu periods, ja, kur man nav nekas sanācis kā šim satura radītājam, ja, kurš mēģina internetā kaut kādu biznesu izveidot, un tas bija tas, ko es sāku izmantot savās ilustrācijās. Es sāku apstiprināt cilvēku sajūtas, ja, kad, hei, šitas ir kā jūtās perfekcionisti, ja, un visi, jā, es tieši šitā jūtos, jā, šitas arī, ja, vai arī tur ilustrācijas par to, cik tu ieplāno šis uzdevums tev prasīs laiku, cik viņš patiesībā tev prasa laiku. Ja? Jā, šitas arī ar manis laiku notiek. Ja? Un kad cilvēki jūt, ka, Jānis, viņš mani saprot, viņš zina, cik grūti šitas ir, ja? un kā nekas nesanāk pēc plāna, un ka mēs visi prokrastinējam. Un tas bija ļoti liels tāds jā, kas man, es pat teiktu, šobrīd lielākā daļa vizualizācijas, kas ir aizgājuši tur super viral un miljoniem cilvēku viņas ir redzējuši, ir tieši šīs, kuras apstiprinu sajūtas, un tev ir tā sajūta, ka cilvēks tajā galā jūtās, Jānis mani saprot. Un tas tāds, vienkārši svarīgs aspekts, jo lielākoties, kad cilvēki rada kontentu internetā,
parasti ir, hei, dari šito, dari to, meditē, celies tikos, celies to, celies tajos. Ja? Un cilvēki, man liekas, bišķi noguruši no tā. Viņiem patīk, kad kāds vienkārši pasaka, ka bāc, kur ir vēl cilvēki, kur jūtās tāpat kā es, kuram vēl negribās celties no rīta, kuram negribās darīt šito, negribās to. Un tas ir daudz veselīgāks sākuma punkts produktīvai sarunai un izaugsmē un visam pārējiem. Jā, šis ir ļoti labi. Paldies, liels. Un tu teici, tu izprovēji 4 dažādus biznesus, ko tu tur izmēģināji. Tas, man liekas, ir ļoti svarīgi zināt, ko cilvēks ir pamēģinājis. Es neatceros, vai viņi bija 4, bet tas, ko es diezgan ātri sapratu, bija, kad man patika šis satura radītāja ceļš. Ja? Nevis tas, ka tu veido biznesu kā, kaut kādu tehnoloģijas biznesu, vai tur taisīs kaut kādu Facebook vai Zoom vai vienalga kaut ko tādu. Man tas tā baigi neinteresē, jo man patika tā doma, ka šie satura radītāji lielākoties, viņi bija vieni paši savā biznesā. Varbūt viņiem bija mazliet palīdzība šur un tur, bet man patika tā doma, jo arī, kad es savā korporatīvajā pasaulē vadīju komandas un tā, man tas baigi nesajosmināja, man patīk darboties vienam pašam. Un tas bija tāds ceļš, uz kuras vairāk gāju, un tad es atceros, ir tāds YouTuberis, kurš saucās Matt Diavella, un viņš arī runā par pašattīstību, bet viņam tas viņa tā esence ir tas, ka viņam ir šausmīgi augstas kvalitātes video un tādi smieklīgi un super, super nopucēti. Un tad es atceros, kad es arī tur... Mēs cēlām māju ar sievu tajā mirklī arī, un mums bija, atceros, kredīts, protams, bankā paņemts, un es atceros, ka kaut kāds, man liekas, tās 5000 paņēma no tās kredīta naudas un sapirkos kameras, visas šitās lietas. Es domāju, es būšu nākamais Mats Diavella, ja sākšu filmēt video. Protams, tas viss beidzās ar to, ka es kaut kāds 5 video uztaisīju. Video bija augstas kvalitātes, tiešām iemācījos ļoti daudz par video radīšanu un visu to pārējo, bet, protams, kā latvietis mēģina runāt angliski, pirmo reizi bez jebkādas tur pieredzes, es skatījos tos video un krēslā bija vienkārši ierāvies, Dievs, cik es izklausos drausmīgi un šitas ir šausmīgi, un tas, ko es arī sapratu, kad video ir ļoti grūti tā kā uztaisīt tajā mirklī. Man joprojām patīk to darīt, un šad un tad es labprāt kādu video uztaisītu, un man tas process liekas interesants, bet viņš noteikti nelikās kaut kas tāds, ko es varētu pavilkt ar savu esošo darbu, un ar saviem visiem ģimenes pienākumiem un visu pārējo. Tāpēc to es pametu. Tad es atceros, ka man ienāca prātā ideja par datorprogrammu, un tad es sadraudzējos tur kaut kādu amerikāni, kurš bija developeris, jo es nemācēju programmēt. Un tad mēs tur mēģinājām kaut ko izdarīt, bet tas tur arī nekur galā neaizgāja. Blogus mēģināju rakstīt, bet, kā jau teicu, grāmatas es nelasīju. Man liekas, un arī daudz es neesmu savā dzīvē rakstījis. Un man šķiet, ja tu gribi būt labs rakstnieks, tev ir jālasa grāmatas, tev ir jāredz tas teksts, un lasot to tekstu, es nezinu, piemēram, man sieva, viņa super labi raksta, un viņai tas, man liekas, tik viegli nāk, un viņa, protams, ir lasījusi grāmatas kā traka, un viņa redz, viņa spēja savienot šīs lietas. Es to tekstu īsti nekad tā neesmu baigi redzējis. Man rakstīšana nāk ļoti grūti, arī šobrīd, bet es mācos, ja man gribās to iemācīties, labi darīt. Un jāatzīst, ka šobrīd arī nav tev baigās atrunas, jo arī latvietim, kurš grib rakstīt angliski, tev ir Grammarly, tev ir Hemingway aplikācijas, tev ir ChatGPT, tev ir tik daudz šobrīd šie instrumenti, kas tev izlabo dažādas kļūdas, tavā rakstībā. Tā kā šobrīd tas ir daudz vieglāk arī rakstīt, ja tā nav tavā galvenā valoda. Tu saprati, pat arī mēģinot rakstīt blogus, īsti tev tā rakstīšana neiet. Video pārāk daudz darba jāiegulda, ņemot vērā, cik tev jau darba daudz tavā tagadējā amatā. Tad kas tālāk notiek? Jā, es atceros, ka es arī uz īsu mirkli gribēju tā kā podcastu taisīt, un tam man likās, es atceros, ka es biju nopircis šo domēna vārdu, kurš saucās learninseconds.com, un man likās, forša domēna vārds. Un tad es domāju, ka es varētu uztaisīt podcastu, kurus varētu kaut kādas interesantas idejas minūtē vai 2 minūtēs tā kā pastāstīt. Un to es tur drusciņi pamēģināju, bet arī, protams, klausos uz sevi un vienkārši drausmas, tu izklausies šausmīgi pretīgi angļu valodā. Un arī to es negribēju turpināt. Es neatceros, gan jau es vēl kaut ko tur darīju. Grūti jau atcerēties, ja tu visu kaut ko tur mēģini. Tur, kaut kādas mājaslapas veidot, kaut ko
promotēt kaut kādus linkus, ja, caur kuriem tu tur var nopelnīt naudas. Arī netik tādas ētiskas. Nē, nu, tās nebija neētiskas lietas, bet tās vienkārši bija muļķīgas lietas, kuras iemācījos dažādas lietas, kuras vienkārši nav vērts darīt. Nu, jā, un tad, kad tie... Bet tu paralēli strādā, tu turpini savu korporatīvo darbu. Tas viss ir paralēli strādājot, man pat tur prātā nenāca, ja, jo tīpaši to bērns, ja tu esi kredītu paņēmis mājām vispārējot, tur vispār par to nebija divas domas, ja, man likās, kamēr es neesmu tur ritīgi tur sapelnījis un nodrošinājis, ka, hei, es paralēli varu arī pelnīt naudu ar šo internetu, bet tur nedomāju iet prom. Tajā laikā, kad tu atklāji šo 4 stundu darba nedēļu no Tim Ferris, tu sāki klausīties podkastus, tu vairāk grāmatas, kad tu teici, tu milzīgos daudzumos to visu patērēji. Tu biji viens tāds neparastais, jeb tev bija kompānija arī Latvijā, jeb tikai tu varēji sazināties ar tiem, kas ir ārzemēs, teiksim, caur internetu, ar ko tu esi iepazinies, ar ko tu varēji runāt par šo, lai neizskatītos kā galīgs dīvainīts, vai arī tev bija ok izskatīties kā galīgam dīvainītim? Šis vispār ļoti, ļoti labs jautājums, jo arī internetā man nebija pa lielam tajā laikā vēl draugu. Kaut kādus 4 gadus es tiešām bliezu viens pats, klausījos savus podkastus, klausījos audio grāmatas, un man ar to pietika, lai turpinātu sevi tā kā motivēt un iet uz priekšu. Jo es zinu tās šausmīgās bailes, ja, kad jebkurš, kurš šobrīd klausās, ja viņš ies pa ielu un rādīs, uzfilmēs video, ja, un pastāstīs par kaut kādu tematu, es domāju, ka 98% ja, baidītos kaut ko tādu uploadot uz YouTube un padalīties ar to ar savu ģimeni. Ja. Tas vienkārši tā kā saka, Dievs, viņi kaut ko sliktu par mani teiks, viņi domās, ka es esmu muļķis, ko es daru, un man visas tās sajūtas tā kā arī bija. Bet es, protams, dalījos ar cilvēkiem arī savā tā kā aprindā, un nav tā, ka es saņēmu kaut ko negatīvu no tā. Lielākajai daļai vienkārši neinteresēja, jo viņiem nebija tādas ambīcijas, viņi nesaprata īsti, ko tas nozīmē. Apmēram tas, Jāni, ej, dari savas lietas, jā, aiziet. Un jā, nav tā, ka es arī baigi tā kā tur dalījos. Ja? Man liekas, tas, ko es visvairāk dalījos, bija tas, ka man bija šī jaunā pasaule, šī pašiztītības pasaule, un vāc grāmatas, un šitas un tas, un tad es visiem saviem draugiem, ja, tev šitā grāmata ir jānoklausās, viņa ir tik laba, ja. Tas bija apmēram, es tādā mērā es paliku tāds, man liekas, diezgan nevis neinteresants, bet... Apsēsts. Labā nozīmē apsēsts. Un kā bija ar tavām attiecībām ar sievu? Tu varēji ar tām lietām dalīties, ja arī tas bija tā, labi, tu tur interesējies, par ko tu interesējies? Nē, viss bija kārtībā. Tur nebija nekas tāds. Bet arī, es saku, protams, nebija tas kad viņi arī tajā bija iekšā. Viņi to arī, man liekas, nesaprata tajā laikā. Un jebkurā gadījumā es mēģināju kaut ko izveidot un darīt, un viņi viennozīmīgi man atbalstīja. Bet ja tev nav kaut kāda interese tajā topikā, ja, tev ir grūti iet un tagad tā, bet tas nekad nebija tāds, ko tu te dari, ja, vai ko tu te muļķojies, nekas tāds viennozīmīgi nebija. Un kopumā tev bija brīvas rokas, vai ne? Interesēties par to, ko tu gribi interesēties. Jā, tieši tā. Tādā ziņā nekas galīgi nebija. Bet, kopumā es biju viens pats, klausījos šīs grāmatas, tie bija mani tā kā saucamie mentori, ja, kad, Tu biji noprovējis vairākas iespējas, par kurām dažām tu teici, varbūt labāk arī nevajadzēja, un tādā ziņā nevajadzēja turpināt. Un kas notiek tālāk ar tevi? Jā, visi tie eksperimenti, ko es mēģināju, viņi bija viennozīmīgi nepieciešami. Ja? Jo tu nevari sēdēt savā krēslā un tagad izdomāt perfekto plānu. Tas ir, tu nevari. Tev ir jāmēģina un tev ir jāsāk kaut kādi eksperimenti veidot, ja, lai tu saprastu, šitas nav man, šitas ir man, šitam kaut kas ir interesants, ja, un pēc tam tu ies uz priekšu, tu varēsi sākt. Stīvam ir šis saucamais quotes, ja mēs varam viņu mēģināt latviski pārtulkot, ja, bet, you cannot connect the dots looking forward, you can only connect the dots looking backward. Ja, vienot sakot, tev ir jāmēģina, tev ir jālasa informācija, ja, tev ir jāmēģina dažādas lietas, un tu dažādas mazus domu graudus no tām vietām saņems, ja, un tad tālāk nākotnē, šitas viss, ko es te darīju, visas tās muļķības, šitas actually tā kā ir loģiski un veido kaut kādu jēgu, ja. Un bija daži satura veidotāji, kad jau kaut kādus 4 gadus es esmu šajā pašiztītības tā kā ceļā un mēģinu kaut ko izveidot, bet nekas nesanāk tādā ziņā, ja, kad nav nekāds, nav skatītāji, ja, nav neviens, kurš man seko, nevienam neinteresē īsti, ko es daru, nav nekāda nauda, neko neesmu nopelnījis, ja, tādā ziņā nav nekāda rezultāti.
Un tad, apmēram pēc 4 gadiem, jā, es redzēju, ka bija dažādi citi satura radītāji, kur šur un tur ieviesa šīs bildes, ja, ko es rādīju, un kas ir lielākoties, ar ko es dalos. Ja, nu, līdzīga tipa, ja, bet tas, kas man prātā sāka saslēgties, ir tas, ka man visu laiku bija sajūta, ka dažādas ilustrācijas un infografikas, ja, ka tas ir kaut kas tāds, ar ko tu pievieno bloga postam, ja, ka tā kā, nu, lai papildinātu kaut ko, tu viņus izmanto. Bet es sāku skatīties un skatos, es lasu to tekstu, man ir šausmīgi garlaicīgi un neinteresanti, un tad es apskatos uz šo ilustrāciju, ko viņš ir ievietojis, un man uzreiz ir skaidrs, ko viņš domā. Un tas man bija tāds mirklis, kad es sāku saprast, ka un bija vēl viens satura radītājs, atvainojiet, ka es vienkārši šaudos šurp turp, bet bija vēl viens satura radītājs, kurš tieši šāda veida ilustrācijas veidoja internetā. Viņš bija jau kaut kādus vairākus gadus pirms manis, un viņš, es zinu, ka jau pelnīja naudu ar to, un viņam bija liels skatītāju pulks. Un tas, ko es no viņa paņēmu, bija tas, ka, hei, tu domāji šobrīd, kad ilustrācijas tu vari tikai pievienot kaut kādiem tur blogiem, un tikai tas ir tāds veids, kā viņas varētu strādāt, bet te ir šis džeks, kurš dalās ar viņām, pa lielam neko neraksta, tikai dalās ar ilustrācijām, izmanto burtiski pāris vārdus, un viņam ir skatītāji pulks, un kur viņam ir produkti, un viņš pelna naudu, un viss beiga forši, un viņš man deva to iedvesmu, to ticību, ka šitas varbūt kaut kas tāds, arī, ka tu vari dalīties tikai ar šīm ilustrācijām, un arī tā tu vari izveidot sekmīgu biznesu. Nu jā, un ap to laiku es jau sāku eksperimentēt, jā, dažādiem stiliem, un, protams, mēģinu imitēt cilvēkus, un mēģinu atrast to savu balsi, jā, un tās ilustrācijas, ko jūs šobrīd internetā varat atrast, viņas sākumā izstījās daudz citādāk, jā, tur noteikti bija procesi, jā, kā es iterēju, jā, un mēģināju nonākt uz kaut ko tādu, kas man patīk. Un, jā, 20. gada beigās ar to pašu draugu Tomu, ja, kurš es stāstīju, kurus aizgāju uz to tur darbu korporatīvajā pasaulē. Nu, mēs joprojām esam ļoti, ļoti labi draugi, un mēs gadu iepriekš, es atceros, ka mēs gribējām drusciņu fitnesa lietas tā kā darīt un uzlabot, vienkārši aktīvu dzīvesveidu piekopt, un tad mēs sarunājām, hei, katru dienu tur, es viņam rakstīju, man liekas, ka man katru dienu tur ir jāpiepumpējās 50 reizes, un vēl kaut kas jāizdara, tu izdara tur savus vingrinājumus. Un mēs vienkārši katru dienu atskaitamies. Ja mēs izdarām forši, ja mēs to neizdarām, mēs viens otram aizskaitam 1 eiro. Tā kā mums bija tāda šī mazā programmiņa, ko mēs izveidojām. Mēs to kaut kādu gadu darījām tikai uz fitnesa lietām. Un tajās 20. gada beigās, kad es sāku atrast mazliet kaut kādu skaidrību par šīm ilustrācijām, ka varbūt te kaut kas ir, es teicu, hei, Tom, es arī katru dienu gribu Twitterī publicēt vienu ilustrāciju. Ja es nepublicēšu, es to sūtu 1 eiro. Tā kā, es gribēju, tā kā, davai, izskatās, ka kaut kas varētu būt, es gribu to ņemt nopietni, tā kā, davai, daram šitādu lietu. Un es sāku dalīties, un es tiešām ņēmu to lietu tā kā bišķi nopietni tādā ziņā, kad es sāku Twitterī dalīties ar tām ilustrācijām, es sāku meklēt citus cilvēkus, kuri ir uz līdzīga ceļa, ko es daru. Bija tas cilvēks, no kuras iemācījos, kurš jau bija tā kā mazliet sekmīgs šajā industrijā. Es atceros, kad es pievienojos viņa komunai, un tā bija pirmā reize, kad es satiku internetu draugus, ja, kad, hei, šeit ir cilvēki, kur ir arī sekmīgi, un kur varbūt pāris soļus man priekšā, bet viņi tādi paši kā es, un tad es ar dažiem arī pārunāju. Man likās, jo man visu laiku bija tas tā kā diskonekts drusciņi, kad es esmu savā pasaulītē, es klausos savas grāmatas, un man likās, te visi tie internetu biznesmeņi, bet viņi ir citādāki. Ja? Nu, zin, kā mēs ļoti bieži, tā kā, jā, es jau ar to varētu, bet viņi ir citādāki vai vēl kaut kas. Un man visu laiku bija tā sajūta, un tad es tai komunai pievienojos. Man kāds jūs esat tādi paši kā es, parasti cilvēki, un es pat kaut kādas lietas daru labāk nekā jūs un kaut ko sliktāk, bet, vienkārši tāds draudzīgs, foršs klubiņš, kurš mēģina, tiekties uz kaut kādu mērķi, ja, un tas mērķis mums bija plus mīnus līdzīgs, ja izveidot šo internetu biznesu. Un, un tad Twitterī, šajā sociālajā networkā es turpināju publicēt šīs ilustrācijas, es sāku citus tā kā arī tur iedvesmot un komentārus rakstīt, ja, un mēs viens otru tā kā drusciņi atbalstam. Tā bija pirmā reize, kad es sāku sajust, ka, wow, cilvēki sāk sekot man, cilvēkiem patīk, cilvēki komentē jaukas lietas. Es nekad neko tādu savos 4 gados tur iepriekš nebija izbaudījis, un bija, wow, protams, tas tev iedod ekstra motivāciju, ja, kad, wow, beidzot kaut kas sāk sanākt un tā. Un īsumā, tas relatīvi ātri bija, ja es novembrī tajā 20. gadā sāku katru dienu publicēt viņas, tad 16. aprīlī
es aizgāju no savu korporatīvā darba. Tā kā relatīvi ātri. Nu, tur arī, protams, stāsts, kā es aizgāju, jo es pats nemaz nedomāju. Jā, mēs ļoti gribam zināt to tavu stāstu. Lūdzu, padalies. Es tajā laikā strādāju vienā kompānijā, un es arī biju projektu vadītājs. Bija viens projekts, viņš īsti labi tur negāja. Es diezgan daudz pamīzu dabūju, un baigais stress bija. Es diezgan daudz stresoju, un nebija forši. Arī, man liekas, tas bija Covid laikā, kad uz ofisu īsti tur negāja, neviens nebija, tu nebija arī. Zini kā, jo darbā ir forši, ka tu aizēji, un tu satiec citus cilvēkus, un tev ir bijis burziņš, un tas viss baigi feini, bet tajā laikā arī tas nebija. Un es tajā kompānijā reāli sāku strādāt, kad Covid jau gāja vaļā, un es īsti nekad to neizbaudīju. Ja? Tā kā bija bijis tas, ka tu esi tāds drusciņš outsiders, ja jau pa lielam strādā no mājām šajā jaunajā kompānijā, ja? Un tikai Zoom mītiņos ar citiem runā. Vienmēr sakot, bija diezgan stresains tas darbs, un par cik arī viss tur Covid bija un tā, un tad nekur baigi negājām ārā, bija kaut kādi uzkrājumi uzkrāti, sieva man bija, es neatceros, stāvoklī laikam ar otro bērnu. Tad, kad arī viņa redzēja, ka man sāk beidzot ir kaut kāda skatītāja pulka, un es atceros, ka man bija cilvēki, kur man sāka rakstīt, ka, hei, Jāni, man patīk tas, ko tu dari, vai tu vari šo darīt man, ja? Kad pirmo reizi man kāds piedāvā darbu, ja, sociālajos tīklos, tikai no tā, ka es ar kaut ko dalos. Wow, super! Es laikam veidoju kaut kādu reputāciju, un cilvēki to ieraugu un raksta man. Super. Jāni, maza atkāpe. Jā. Tad, kad tev uzrakstīja, ka tu atceries savu pirmo apmaksāto darbu ar šīm ilustrācijām, ja atceries, tad vari padalīties, lūdzu. Jā, bet šitas nāk, bet tā kā man rakstīja, es teicu nē. Es lielākajai daļai teicu nē, bet es nonākšu līdz tam, jo tas bija pēc tam, kad es aizgāju no darba. Bet, vienkārši cilvēki rakstīja, protams, bija ļoti priecīgs, un es jautāju, hei, ko tev tieši vajag un tā. Bet es sapratu, ka tas cilvēks bija diezgan daudz tādas dizaina detaļas, bet es nebiju baigais dizainers. Man tas galvenā doma bija, es komunicēju ar šīm vizualizācijām. Es ar viņām komunicēju, un tas ir mans galvenā lieta, ko es daru. Es neesmu nekāds mākslinieks, kurš to kaut ko šausmīgi skaistu uztaisīs. Viņi gribēja šausmīgi skaistas lietas, es teicu, es neesmu īstais cilvēks. Un cik tev šajā brīdī ir to sekotāju? Es neatceros, tas Twitterī man bija pāris tūkstoši, varbūt tas liekas, es saprotu cilvēkam, kuram nav nekas, tas liekas ļoti daudz, un arī man katrs sekotāju redz, wow, vēl viens piesakoja, super labais. Ok, bet tagad maza lieta, cik tev šobrīd dažādās sociālo mediju platformās ir sekotāji uz ieraksta laiku? Zini kā, protams, tev ir kaut kāds cilvēki, kas man seko LinkedInā un Twitterī. Viņi arī varbūt man seko Instagramā, un tur noteikti ir tas kaut kāda pārkāpuma. Bet kopā uz visiem skatoties, varbūt kaut kas tuvi 200,000 šobrīd. Lūk, un tad ir tas posms, kur tev sāk iet ar vien labāk, savukārt tajā darbā apmaksātajā tur iet ar vien nepatīkamāk. Un sieva saka, ka tev reāli sanāk, bet tu vēl neko nepelni ar šo te savu izklaidi. Kas notiek tālāk? Jā, es īsti vēl ar to neko nepelnu, bet tas, ko mēs izdarījām tajā laikā, mēs apsēdāmies, mums ir bišķi kaut kādi iekrājumi, tev rekutē ir māmiņa pabalsts, ja es aizēju no darba, mamma tur būs bezdarbnieka pabalsts, ja? Un tad mēs salikām visus ciparus, un mēs sapratām, ka ja nekas tā kā nemainās, un paskatoties tur uz mūsu vienalga mēneša izmaksām, ja mēs apmēram 2,5 gadus varam saglabāt savu dzīvesveidu, ja mēs arī ne centa nenopelnam. Un tas viņi teica, ej prom. Būs labi, ja? Un tad es padomāju, labi, galā, ja man pieredze šajā IT industrijā, parasti ir diezgan daudz cilvēku vajag, ja kas sliktākajā gadījumā notiks, aiziešu atpakaļ, būs jau labi, ja? Un, protams, man pašam vispār nebija tā sajūta, ka es gribu iet prom, ja, jo es jau, kā teicu, ja tur kredīts, tur bērni, nāk otrais bērns, tu traksēsi, ja aiziet no labi pelnoša darba prom. Bet par cik sieva to inicēja, es teicu, labi, jā, nav tā, ka man vajag gribās palikt šajā darbā un turpināt stresot, ja es labāk zīmēju savas bildītes. Un aizgāju no tā darba un turpināju darīt to, ko es daru šobrīd, bet reāli, burtiski pāris mēnešus vēlāk, es atceros, kad bija tas bija mans pirmais naudas projekts, un tā vispār, tā bija baigi patīkama sajūta, ja? Jo kā jau es teicu, kad es tajā Twitterī esmu, es dalos ar savām vizualizācijām, es atbalstu citus, es esmu jauks, ja cilvēki man kaut ko forši uzkomentē, es atbildu super, paldies, daudz man tas nozīmē, ja? Ka tu esi vienkārši jauks cilvēks uz interneta, ja? Man liekas, tas ir kaut kas tāds, ko cilvēki baigi daudz aizmirst, ja? Kad
es nezinu, aizēju internetā, jau visu tur dusmīgi vai vēl kaut ko, un tās lietas, ko tev sejā teikt, ja nekad neviens nesaka, visi, kad satiekas dzīvē, jā, tu tik labi izties, un šitas ir internetā, visi dusmīgi un kliedziens otram virsū. Bet, man tas negatīvisms tur baigi nebija, jo tie cilvēki tiešām es atradu to komūnu, ja, kur ir cilvēki ar līdzīgu mērķi, un mēs viens otru vienkārši tur atbalstam un komentējam, un tādā garā. Un tad pienāca mirklis, kad bija viņš bija, ļoti sekmīgs biznesa cilvēks, kurš tur vairākas kompānijas bija izveidojis un pārdevis, un viņam bija ļoti slavens podcasts, un kaut kas tāds cilvēks, uz kurus skatos, ka, wow, jā, mācos no viņa un klausos, un viņš ausīs man katru dienu, jo es klausos viņa podcastu. Un tad bija tas cilvēks, no kuras iemācījos to, ko es minēju, ja, kad viņš jau bija sekmīgs ar šīm vizualizācijām. Viņš bija tik sekmīgs, kad viņš neņēma šos projektus. Ja kāds viņam piedāvāja darīt darbu, hei, vai tu man vari ilustrēt šo man, viņš teica nē, jo viņam nebija vajadzība to darīt, ja. Un tas cilvēks, ar kuru es strādāju galā, es atceros, ka viņš Twitterī ielika ziņu, hei, mani sekotāji. Viņam vienalga ļoti daudz sekotāju bija. Un viņš teica, kurš ir nākamais šis Jack Butcher, ja, kas bija tas cilvēks, kurš vairs neņem, ja, un kurš jau bija slavens tajā industrijā. Un es atceros, kā ļoti daudz cilvēku sāka komentēt manu vārdu, tā kā, kad, tev vajag tā kā Jāni Ozoliņu, ja viņš pieminēja, ka viņam to vajag tā kā projektam, tur ilustrēt kaut kādas koncepts, un visi sāk komentēt manu vārdu, un es biju vienkārši, man liekas, es varbūt neapraudājos, bet es nebiju tālu to, ka tev bāc šie cilvēki, kuriem tu nekad neesi saticies, viņi tev vienkārši atbalsta, viņi saka, wow, kur tā kā uzņem darbā Jāni, ja, lai viņš tev to izdara, viņš ir super labs šitam te, un tad es vēl atceros, ka viņš man tur uzrakstīja ziņu, ja, pastāstīja par to projektu. Un tas bija tāds baigais mirklis, kas man likās, wow, super. Un es vēl atceros arī, ka viņš pastāstīja par to projektu, viņš prasīja, cik tu naudu par šo gribi. Ja, un jāsaprot, es visu mūžu Latvijā dzīvoju, mums ir Latvijas tā kā algas un tā sajūta, bet es zināju, ka tas Džeks ir no San Francisco, es zināju, cik viņš ir bagāts. Un tad es atceros, es vienkārši iegāju internetā, es iegūglēju San Francisco vidējās algas, ja, tādam un tādam darbam. Es apstāstu, ok. Un tad, un es paņēmu kaut ko no tā vidusceļa, uzliku pat bišķiņu pa virs, un man tas skaitlis, ko es viņam pateicu, bija ļoti nērts. Ja, man likās, šis ir tik daudz, nereāli. Un es atceros, ka viņam aizsūtīja to e-pastu, un viņš atbildēja, bišķiņu pa dārgu likās, vai mēs varam šitādu un šitādu summu. Man, protams, tas joprojām bija pilnīgi ārpus. Man liekas, wow, tik daudz naudas, super. Un tas bija mans pirmais projekts, jā, daudz ko iemācījos. Tagad par šo man vēl ir jautājumi. Tātad, kā tu ar sevi diskutēji, pirms tu uzdrošinājies nosūtīt to cenu? Jo nebija tā, ka no vienas puses bija bail, ka viņš atteiksies un visu, un tā iespēja ir garām, jo tomēr arī tas dabūt sev tādu klientu būtu forši, bet arī negribās palaist iespēju garām labi nopelnīt, ja tas ir. Kā tu savedi kārtībā savu galvu, lai varētu to summu aizsūtīt? Kas notika tavā galvā? Var aprakstīt? Jā, es teiktu pirmkārt, kad arī kā jau es teicu, ja es ļoti daudz klausījos visu to pašu attīstību, un tur, protams, tu daudz arī dažādas lietas dzirdi, un tev bišķi kaut kur zemapziņā nosēžās, ja, par to, piemēram, viens no veidiem, ja, kad, ja tu pasaki kādam, es tev uztaisīšu tikai par šitādu naudu, ja, mēs ļoti bieži ejam veikalā, un mēs bieži pērkam dārgāko preci, tāpēc, ka mums liekas, ka viņi ir labāki, ja. Protams, ne visi, ja, bet, es zinu, ka, daudz cilvēku tad ar viņi iet veikalā, kur ir šitāds avokādo un šitāds avokādo, bet šitas te izstās dārgāks, droši vien labāks, ja es gribēju labāku ēdienu, tāpēc es ņemšu tur dārgāk. Ja, mums vienkārši psiholoģiski tā tas strādā. Un arī, ja tu tādam cilvēkam pasaki, ka es tikai šitik prasu, ja viņš uzreiz pats, tas ir, jo man ir jāsaprot, tāpēc es arī googlēju, ja, ok, viņš ir no San Francisco, es zinu, ka viņš ir bagāts, es zinu apmēram, es esmu dzirdējis, cik tur varbūt citi kaut kur prasa par šādiem darbiem, ja, man tas liekas šausmīgi nērti, man tas liekas nereāli, bet es zinu apmēram, kā tā industrija notiek, un es saprotu, ka es sev vienkārši turu atpakaļ, bet man vajag bišķiņi saņemties, ja, un tas bija tāds mirklis, jā, es iegūglēju tās cenas, es padomāju, pāranalizēju bišķiņi, tajā industrijā, ja es dzīvotu tur, jo, viņam pilnīgi vienalga, kur es dzīvoju, ja es varētu sēdēt San Francisco un īrēt super dārgu dzīvokli, ja, vai es sēžu Latvijā kaut kur un pa lēto tur maksāju varbūt īri, ja. Viņam tas neinteresē, viņam interesē tikai tas darbs. Un es vienkārši saprotu to, no kurienes viņš nāk, kādā industrijā, kādas ir tās cenas. Es atrodu to vidējo, labi, vai pieliksim bišķiņu pa virsu, jo, kāpēc gan ne, jo viņš tiešām centās mani noalgot. Tie cilvēki teica, ka
Jānis ir tavs cilvēks, ja tā kā man bija bišķiņa, tā kā roka manā man bija bišķiņa, nebija tā, ka es pie viņa nācu, ja, viņš nāca pie manis. Un to ir arī vērts saprast, ja, ka tev vajag kaut ko no manis, nevis es pie tevis nenācu, man no tevis teorētiski neko nevajag. Vienkārši uzrakstītu e-pastu, uztaisīju šo mazo super mini analīzi, ja, viss aiztaisīju acis un cerēju uz to labāko. Es domāju, Dievs, arī, kas notiks, nebūs. Tu ar kādu arī pakonsultējies, ja tu tiešām pats savā prātā un pats arī aizsūtīji un miers un basta? Man liekas, pats savā prātā, cik es atceros, tur bišķiņu pagūglēju kaut kādu informāciju, jo man bija, un gribēju vienkārši arī ātri atbildēt, negribēju nevienam tur zvanīt un čakarēties. Ok, un tad vēl tāds jautājums, viņš tev cenu tā kā savā ziņā nokaulēja uz leju. Kā tev šķiet par cik procentiem? 10, 12, super, 13%. Super. Bet tu varēji arī pat nepajautāt pusi no tās cenas, vai ne? Ja tu būtu baidījies. Viņš varēja 60% nogriezt, un es būtu priecīgs teicis, jā. Tā ir baigi svarīga lieta. Ja tu dari lietas internetā, ja tev ir jāsaprot, ka tu esi šajā globālajā vietā, ja, un ja tev klienti ir tur no Amerikas vai vēl kaut kur no kādām bagātākām valstīm, ja, tu vari prasīt vairāk. Ok, tad tavs pirmais maksas darbs tiešām no sirds apsveic tevi, godam nopelnīts, bet tu arī beigās mēlēts, tu biji ritīgi uzstrādājis savu reputāciju. Tādā ziņā, ka tu turpināji katru dienu šīs te ilustrācijas likt ar citu jautājums no pagātnes vēl. Tad, kad tu ar savu draugu uztaisījāt viens otru par saviem atskaitīšanās, jeb accountability partneriem, tad cik jums bieži sanāca maksāt to naudu viens otram? Sākumā, protams, mazāk, bet pēc tam, kā jau vienmēr ir ar šīm jaunā gada apņemšanām, ja, kad pirmie mēneši baigi labi, ja, un otrais mēnesis, un jau kaut ko sāc izlaist un tā, un tad mēs tur bija mirklis, ka mēs vai bijām aizņemti, vai ko mēs vienkārši tur mētājām €1 šurpu turp viens otram. Tas bija diezgan bezjēdzīgi, bet nebija tā, ka, bet kopumā tas noteikti strādā kādu mirkli. Tas vairs arī nestrādāja, jo, labi, tu zaudē to eiro, tev tas €1 baigi neko daudz nenozīmē, bet tas, ko mēs izdarījām, man liekas, kaut gadu atpakaļ, bet arī baigi ilgi neturpinājām, bija, viņš šito ieteica, kas man likās bāc baigi gudri. Mums laikam bija kaut kādi, ko mēs izdarīsim katru nedēļu, tas bija tā kā uzņēmums, un teica, ja tu neizdarīsi, es tev sūtīšu €10. Tu saņemtu naudu par to, ka tu neizdarītu savu darbu, bet tas ir tavs draugs. Vai tu gribi, kad tavas izlaidības dēļ tavs draugs zaudē €10 un tev sūta, ja? Mēs esam pilnīgi pietiekami labi draugi, ka mēs negribam, lai viņš tev sūtīja naudu. Ka tā psiholoģija bišķi citādāk strādā, bet te ir tava tā kā, ne sirdsapziņa, reputācija, ja, bet es negribu, lai manas izlaidības dēļ mans draugs cieš. Ja. Pilnīgi pretēji atžgāni, jo tam ir daudz lielāka vērtība nekā, ja tur €1 vai tur €10 nedēļā tur aizsūtīt par to. Es neizdarīju, ņem savus €10. Ja. Es neizdarīju, sorry, bet tev man jāsūt €10. Tas uzreiz tā bišķi vairāk tev iekož. Un kā bija? Sanāca kādam sūtīt otram naudu par to, ka otrs nav izdarījis un pašam asiņot tāpēc? Es neatceros. Mēs diezgan ātri šito izbeidzām, jo, labi čomi un atmetām ar roku. Un vēl jautājums ir, tad, kad tu apsolījies, ka tu katru dienu liksi Twitterī šīs savas ilustrācijas tajā laikā, cik tev tas reāli sanāca? Diezgan labi tas sanāca, tāpēc, ka tas, kas notika, ja šīs ilustrācijas, kā jau es runāju, ja, YouTube, grūta, blogi, grūti, nesanāk, nav tik labi. Ar šīm ilustrācijām, ar kurām es dalos, ja, tev ir, protams, ja tagad cilvēks saklausīsies, es arī gribu iet, ja, protams, viņi aizies nostīsies kaut kādu tutoriālu, ja, pirmās ilustrācijas viņam uztaisīt būs daudz, daudz grūtāk. Bet šobrīd un ātri vien tev 80% darbs, lai uztaisītu šīs ilustrācijas, ir staigāt pa istabu, mazgāt traukus, kaut kāda ideja ienāk prātā, fiksi uzskricelē, ka tu veido tos konceptus, jau arī, es nezinu, piemēram, korporatīvajā pasaulē, parasti visiem patīk aiziet uz baltās tāfeles un skicēt idejas, ja, un viss šitas te, un likt tur mainīt, tur sticky notes, likt augšā, apakšā, ja. Visiem parasti tas patīk šis saucamais brainstorming process, ja. Un tas ir 80% darbs, ko es daru. Viņš ir ļoti patīkams, ļoti interesants. Mana tā iekšējā motivācija ir milzīga. Pēc tam aiziet, fiks apsēsties, uzzīmēt, ja, kā es to izdaru. Tas īstenībā ir mazākais darbs, ir īpaši tāpēc, ka tās ilustrācijas viņas ir relatīvi vienkāršas. Ja. Lielākā daļa aiziet YouTube, nostītos pāris tā kā tutoriāļus, ja, viņi varētu un replicēt manu darbu diezgan vienkārši. Tur nav nekāda maģija.
jebkurš var izdarīt, jā, ar mazliet zināšanām. Lielākā esence ir izdomāt šīs idejas, un tas man likās super jautri. Tā kā, joprojām, jā, tas man nāk diezgan viegli, jo man tas vienkārši jautri. Man ir sajūta, ka tā ir spēle, ja tāpat kā citi cilvēki apsēžās, skatās Netflix, ja es labāk zīmēju šīs ilustrācijas, man tas liekas super interesanti. Lielākoties, protams, ir dienas, kad Un tad tu to darīji katru dienu, arī sestdienu, svētdienu, ja tas bija tieši darba dienās? Man liekas, ka sestdienu, svētdienu arī. Katru mīļu mirkli, ja, ka tev bija iespēja, ja, ka tu nestrādāji un nebija tur ar ģimeni kopā vai vēl kaut ko tu strādāji. Bet es tajā laikā ļoti agri cēlos, un parasti jau, kad es tur kaut kādas 2 stundas pirms vispārējie piecēlās, ja es biju augšā, es varēju diezgan daudz izdarīt, ja, jo pasaule vēl nav pamodusies, un tu klusībā strādā un dara lietas. Jāni, vai bija tās reizes, kad tomēr bija grūti piedabūt sevi to ilustrāciju, dabūt gatavu, ielikt arī parādīt? Ja bija, tad vari aprakstīt to procesu, kā tu sev piedabūji to izdarīt? Nebija grūti veidot viņus. Tas, kas ir grūti, ir citreiz šitas darbs. Man nepatīk, kā viņi izstāsta, nav smuki, ko citi pa man domās. Man liekas, ka šis nav tik labs, vai man iepriekšējā ilustrācija baigi cilvēkiem patika, ja, un šitā nav tik laba. Un tad tev ir bijusi tā sajūta, ka tev negribās īsti publicēt, jo tas saucamais perfekcionisms. Ja? Es noteikti ar viņu diezgan ļoti saskaros savā ikdienā. Tagad varbūt jau es esmu bišķiņu vairāk uztrenējies, lai gan nezinu, joprojām ir ļoti daudz lietas, ko es negribās. Jo arī tev tagad, zin, kā ir bišķi lielāka tā auditorija, un tu negribi tā kā savu reputāciju sačakarēt. Ja? Bet, kas arī svarīgi, ja tev vajag kaut kādu tomēr līmeni, ja nevar katru mēslu, ko tu uztaisi, ja publicēt, ja tev vajag kaut kādu to līmeni sasniegt, bet tu nevari aiziet absurdā, ja ka tu tagad sēdi, neko nepublicē, un man šito vajag ļoti perfekti uztaisīt, nav īsti tāds perfekts, ja, tur ir, jā, tā kā, man bija vienkārši tāds tā kā principi, pie kuriem es pieturējos, ja, un kā es varēju šīs idejas validēt, kas, piemēram, es uzzīmēju kaut ko, un galvenais, piemēram, parādu sievai, ja, hei, ko tu par šito domā? Un viņi apstāsta, un tas galvenais, man pat tik ļoti neinteresēja, ja, ko viņi domā tieši par ideju, kur es komunicēju. Par to es parasti biju diezgan, man liekas, interesanti, un tas vispār tas mans personīgais veids, kā es radīju šo saturu, es biju sava mērķa auditorija. Es publicēju lietas, ko es gribēju redzēt, un tas ir, relatīvi savā ziņā tik vienkārši, ja, un kas notiek? Maģija jau notiek tā, ka tu savā pulkā aicina cilvēkus, kas ir līdzīgi tev, ja? Un tad tev ir vienkārši arī kā, daudz vieglāk, ka tu neuzvelc kaut kādu masku, un tu necenties būt kaut kāds cits cilvēks, un tad tu pēc tam, izveidojies jaunu biznesu, ja, bet tas īsti neesi tu. Tā kā, es lielākoties mēģināju radīt kaut ko tādu, kas man pašam patīk, bet atgriežoties pie tā, es parādu sievai, sieva paskatās, un tas, ko es skatos, ir reakcijas laiks, ja? Cik viņa ātri pasaka, forši, Jo tas galvenais ir, bieži ar šīm ilustrācijām, tas, kur tu salaidi tintē, ir tas, ka tu neesi skaidrs, ja? Tu nepareizos vārdus izmanto, un tad ir tāds cilvēks skatās un domā, un tad lielākoties, ja viņi iet tālāk vienalga, bet tas galvenais bija tas, ka, bum, super, šī ideja ir paskaidrota pāris sekundēs, ja? Un tad, kas notiek sociālajos tīklos, ja? Cilvēki scrollo, interesanti ideja, vienalga, man patīk, ja? Kas to raksta? Kaut kāds Jānis uzspied uz viņu profilu. Kas notiek? Izstāsta, viņš diezgan daudz šitās te dalās. Interesants, man patīk. Es viņam sekošu. Tu laikam apraksti mani tagad, kā es pie tevis nonācu pie taviem darbiem. Tas tieši šāds process arī bija. Un tieši tā, un tu veido šo reputāciju. Es līdz šim brīdim, es nekad neesmu nevienam prasījis, ka es pie kāda vairs gribu strādāt. Viss ir nācis pie manis. Tu man uzaicināji uz šī interviju. Visi darbi ir nākuši pie manis. Es nevienam neko neprasu. Viss nāk man tikai tāpēc, kad es dalos ar šīm bildēm internetā. Tu turpini cītīgi strādāt. Nē, protams, es to turpinu darīt, un tu veido reputāciju. Ja? Un tas, man liekas, tāds svarīgs koncepts, ko cilvēkiem saprast. Ja? Un tas, kad, es nezinu, man patīk šis salīdzinājums, ja es dažas dienas atpakaļ ir iepostoju to, ka pieņemsim, ja, kad es aizbraucu ciemos pie sievas mātes vai pie savas mammas, ja? Viņi vienmēr pie manis parasti atnāk, ja, ar saviem telefoniem un datoriem. Jāni, vai tu man vari palīdzēt šito atrisināt? Jo viņi zina, kad es esmu tīri ok ar datoriem, man viņu acīs ir reputācija, ja? Kad es varu kaut kādas salabot šīs interneta lietas, ja? Un tāpēc viņi pie manis nāk. Kas notiek šobrīd? Es dalos ar šīm ilustrācijām internetā, globālai pasaulē, ja? Un lēnām veidoju to reputāciju. Un tāpēc cilvēki nāk pie manis, tas ir no vienas puses tik vienkāršs koncepts, ja, ko saprast. Un tad, ak, Dievs, ja kurš cilvēks var paņemt, kas tev interesē, ko tev ir deksme darīt, izdomā veidu, ja, tāpat kā es izdomāju, man gribās dalīties ar šiem konceptiem, ja, par šo kreatīvo biznesu, ja, un mazliet pašattīstību, kas tev patīk, video rakstīt.
vienkārši blogus rakstīt šito, to, tev ir tik daudz dažādi veidi, kā tu šo vari pasniegt, ja? Un bildot šo reputāciju. Un veido reputāciju, iespējas nāks pie tevis. Nu, tā matemātika ir tik vienkārša. Ja? Es saprotu, ka izklausās vieglāk nekā ir, bet teorētiski tas ir tas, kas tur apakšā notiek. Īsais jautājums, gaidu īsu atbildi. Tev no tā, kā tu strādā ar ilustrācijām, acis deg tikpat ļoti, kā tas bija tavos agrajos 20, kad dragāja pa kalnu lejā? Jā. Es arī skatījos reakcijas ilgumu, ja? Nē, bet, viennozīmīgi, man joprojām ļoti patīk braukt ar riteni, super tā, bet tas tiešām vairāk šobrīd kā hobijs un kā veids, kā vienkārši pasportot un darīt to, kas tev patīk. Ja? Man nepatīk iet uz zālīti un tur cilāt svarus, 2 stundas, kas ļoti patīk citiem, un super, dari to, ja? Man patīk iet braukt ar riteni, ja? Un tā vietā, lai iet tur uz zālīti, ja? Man patīk iet ārā un skaldīt malku, ja? Tas ir tas pats koncepts, ja? Atrodi, kur tu vari dabūt šo vēlmi, ja, šo mērķi, ko tu gribi šajā gadījumā, biznesa, karjera, fitness, vienalga, ja, bet atrod veidu, kā tu tur vari nokļūt, kas tev ir patīkami, kas tev ir interesanti. Un, man liekas, ļoti daudz cilvēku ignorē to. Un fitness ir grūts, ja, man jāiet uz zālīti, ja, bet tev nav, tev ir tik daudz dažādi veidi, ko tu vari darīt, lai tu varētu nonākt foršā formā vai vēl kaut ko. Labi. Tātad, kurā brīdī tu sāki, cik laika pagāja no tā brīža, kad tu aprīlī aizēji no darba, kad tu redzi, tu pelni tikpat, cik savā iepriekšējā darbā? Un kad tu sāki pelnīt vairāk, un ko tu darīji, lai pelnītu vairāk? Es tev vairākus jautājumus uzdevu kopā, es atvainojos. Ja tu esi šajā internet darbā, tev ir lielākoties cilvēkiem ja tev parastajā darbā ir ļoti katru mēnesi ienāk tik un tik naudiņa iekšā, tad šeit tev ir tā, ka tev varbūt nav nekas, pēkšņi tev ir milzīga summa, atkal nekas, ja, un tev visu laiku šitā tas vaidās. Tā kā tev ir jāmāk mazliet tā kā zoom out, ja, un pastīties, cik es nopelnīju gada skalā. Ja. Un arī šobrīd, ja tur es paskatos, ja, es varbūt drusciņu vairāk teorētiski nopelnu, kā es strādāju savā darbā, ja atskatoties varbūt 3 gadus atpakaļ. Bet es esmu strādājis daudz mazāk, tā brīvība ir nereāla, stress man praktiski vispār nav. Ja, ir ļoti daudz citi veidi, kas nāk klāt. Un es teiktu, ka kopumā man tā biznesa cepura ir diezgan vāja, un tas ir noteikti kaut kas tāds, pie kā es gribu vairāk strādāt. Jo arī, kad es sāku to visu darīt, mans biznesa plāns bija relatīvi vienkāršs. Tas, ko es sapratu, ir, ja tu vari dabūt cilvēkus, kas tev pievērš uzmanību tavam darbam, ja tu to vari panākt ētiskā veidā, ja, kas ir ražojot šo saturu, ja, kas ir interesants, foršs, un tu esi patīkams cilvēks, ja, un tu rekur dalies, un tu saki cilvēkiem paldies komentāros, nevis kaut kādas mistiskas schēmas izdomā, lai tik cilvēki uzkliko, ja, un tas viss, saucamais clickbaits, ja. Nedarīt to ētiskā veidā, izveidot sev auditoriju, kam patīk tavs darbs. Ja es to varu panākt, es zinu, kad būs veidi, kā es to varēšu tā kā pārvērst naudā. Ja? Un kā jau es teicu, tas mans ienākuma avots ir šādi un tad šie darbiņi, ja? Un šis kurs, kuru es pārdevu, un kurš arī bija cilvēki vienkārši prasīja, hei, Jāni, kā tu to dari? Es saprotu, ok, labi, kur es šos izveidojis, ja? Jūs varat nopirkt. Tad kā tev šķiet, cik laika pagāja, līdz tu sāki pelnīt apmēram tikpat, cik tu pelnīji savā darbā gada griezumā, ja mēs skatāmies? Es teiktu, pirmajā gadā, ja es aizgāju aprīlī, tajā pirmajā gadā, es noteikti nopelnīju kaut kur 2 reizes vairāk nekā es darbā pelnīju, jo tajā gada beigās es palaidu to savu kursu. Un ļoti daudz cilvēku viņu nopirka. Tās arī bija 2 dienas, ja, kad tu esi paziņojis un cilvēki sāka pirkt. Un kad tu 2 dienas arī tev gribās apraudāties, jo tas ir kaut kas tāds, ko es novēlu, protams, jebkuram cilvēkam piedzīvot, kurš grib internetu biznesu taisīt. Ja, bet tā ir tiešām neaprakstām sajūta, kad tu it kā strādā un nekas nenotiek, ja tu vienkārši tev ir auditorija, tev cilvēki, un tu kaut ko palaidi. Un tas atbalsts, ja, kas tev nāk, un cilvēki dalās ar citiem, un tu esi super. Un daudz cilvēku arī nopērk. Viņiem nav ne mazākā interese to darīt. Viņi nopērk tikai tāpēc, ka tu viņiem devis iespēju tevi tā kā atalgot kaut kā. Jo ir ļoti daudz sekotāju, un ir ļoti daudz citu cilvēku, kuriem es sekoju, un viņi izlaiž grāmatu, vai viņi palaiž kaut kādu produktu, ja, un es arī to nopērku. Man nav interesi īsumā skatīties, bet es gribu atbalstīt, ja, un viņš ir devis iespēju kaut kā sevi atbalstīt. Ja. Nevis, ka tu uzliec šos saucamos donations, ja. Man liekas, ka viņi tā kā īsti arī labi nestrādā, bet, ka tu esi uztaisījis produktu, ja, šeit ir vērtība, tu vari šeit iemācīties to un to, lūdzu pēc, bet, daudz cilvēku arī nopirks vienkārši tāpēc, ka viņi to grib atbalstīt.
Tā kā tas gads bija forši, nākamais gads arī bija ļoti, ļoti labi peļņa. Piemēram, 2023. gads bija diezgan lēns, jo mēs pārvācāmies uz Spāniju, un man bija bijis tāds, tā kā es ļoti daudz atpūtos un ļoti maz strādāju, arī tie ienākumi bija tā kā mazāk, bet tāpat pietiekami, lai var dzīvot. Tā kā tas ir tāds augšā lejā, bet viss ir tavās rokās. Slikti iet, tava vaina. Labi iet, tava vaina. Jā. Tev ir iespēja tā kā to kuģi stūrēt, kurā virzienā tu gribi. Uz šo brīdi, kā tev šķiet, cik daudz cilvēku ir pabeiguši tavu kursu? Iegādājušies, labāk laikam tā. Iegādājušies vairāk kā 600 cilvēki. Man liekas, tādi, kuri ir ritīgas auditorijas izveidojuši, daži pat lielākas nekā man, varbūt ir kādi 5 līdz 10 cilvēki, ja? Bet es teiktu, ka ir pietiekami liels procents, kas joprojām dalās, kuriem varbūt vēl nav īsti tie panākumi, bet protams, relatīvi tas procents ir mazāks nekā tas, ko cilvēki nopērk. Bet šito ir ļoti grūti spriest, jo daudz arī nopērk, viņiem vajag kaut kādam specifiskam citam iemeslam, ja viņš tur grib saprast kompānijā kaut kādas prezentācijas labāk taisīt. Tā kā tie iemesli dažādi. Kā tu spēji saņemties un nofilmēt šī kursa saturu, ja tu pirms tam stāstīji, jo kurs ir angliski, taču tu stāstīji, cik tev tajos video ļoti nepatīkami bija redzēt sevi runājam angļu valodā, kas ir ļoti raksturīgi cilvēkiem, kam ir izteikti akcenti, valstīm, kam ir izteikti akcenti. Piemēram, Austruma Eiropā ir tipisks izteikts akcents. Mēs viens otra akcentu ciest nevaram. Cilvēki, kas ir no cita akcenta puses, viņiem savukārt mūsu akcents liekas seksī, tāds garšīgs. Jā, šis ir labs punkts vispār, jā. Un mēs esam vienkārši super nežēlīgi viens otra austrumeiropieša akcenta kritizētāji. Mēs esam visnežēlīgākie viens pret otru, un tā skaitā arī, protams, paši pret sevi. Un tad kā tu spēji nofilmēt savu saturu angliski? Ļoti labs punkts. Divas lietas. Pirmkārt, tas, kad es atpakaļ taisītos YouTube video, tas, ko es darīju, es runāju par lietām, kur man īsti nav reputācija un kuras es tā ļoti drusciņi saprotu. Ja es arī mēģināju tur dalīties ar kaut kādiem šiem pašiztītības principiem, ko es no kādas iemācījies, un tad es tur jauns gurķis ritīgi stāstu, kā šitas, tas un tas, jā. Un to cilvēki, tā kā, man liekas, arī jūt, un tas tev arī iedod, ka, tu te bišķiņi lien ārpus savas komforta zonas, šitas īsti nav tas, ka davai labāk runā par to, ko tu tiešām tā kā saproti, vai esi pilnīgi godīgs un dokumentē, ka, hei, šitas ir tas, ko es izdarīju, bet, labi, tur dažādi tie stāsti. Bet, kad es filmēju to kursu, pirmkārt, es tiešām ļoti labi saprotu, par ko es runāju, un tas ir diezgan svarīgs aspekts, kas tev iedod to pašpārliecinātību, arī tagad, ja cilvēki tur no kaut kādiem angļu podkastiem, man tā kā intervē, es arī jūtos daudz drošāk, jo, es stāstu savas lietas, saprotu savu runājumu. Nav tā, ka es mēģinu uzpūst kaut kādu burbuli no sevis, kas es neesmu, vai kaut kā tā. Tā kā, tas ir tāds viens aspekts tam. Un otrs ir tas, ka es šo kursu priekšpārdevu, kas nozīmē, ka es mēnesi iepriekš publicēju. Es teicu, ka, hei, jūs jautājāt šito un to. Es izdomāju, ka es taisīšu kursu un komūnu un šito un to. Ja jūs gribat, pēc mēneša būs gatavs, tajā un tajā datumā, reku, maksājiet naudu un pievienojieties. Un tagad tev čupa samaksā naudu, un tu esi apsolījis šo datumu, tu to vienkārši izdarīsi. Tur nav variantu. Es atceros, tas bija sprints, es tur biju pārsvīdis, es biju pārfilmējies līdz ručkai, ka tu tur, Dievs, drausmīgi, davai vēlreiz maucam, un tas bija ritīgs sprints un tā, bet, es visu laiku centos sev atgādināt. Es arī pats daudz tos online kursus esmu gājis, un es zinu, kas man patīk viņos, kas man nepatīk, un es tiešām visu laiku mēģināju, kā es varu šo informāciju nodot tam cilvēkam pēc iespējas ātrāk, nerunāt liekas lietas, kaut kādā veidā, ka tas viņiem ir ātri. Es nezinu, man bija sagatavoti slaidi, tev arī bišķi vieglāk runāt ar slaidiem, tas tā kā tev bišķiņ tā kā palīdz, un tā, es vienkārši to izdarīju, nav tā, ka tas bija viegli, vai ka tas bija grūti, bet cilvēki ļoti to novērtēja, jo, man liekas, tas, kas man tur bija, man bija tas tā enerģija, ka tev ir, tu pirmo reizi kaut ko tādu dari, un man gribās, un cilvēki reku maksā naudu, un šitas un tas, un tu gribi palīdzēt, un tev ir tā informācija, tu nevienu tur nekrāp vai kaut ko tur runā savu šteli, un viss tā kā,
Nav tā, ka tas bija baigi viegli, bet es to izdarīju. Un reku tās pāris lietas, ko es minēju, ja, ka tu runā par to, ko tu akšu saproti, ja, un tas, ka tu esi cilvēkiem apsolījis datumu, tas ir papildus tāds. Ja tu sēdi un mēģini uztaisīt to kursu, un tad tu arī vari šis perfekcionisms ieslēdzās, ja, un tu visu laiku tikai, man vajag perfektāk. Bet, ka tev ir šis tā kā... Go live, kad ir jāpublicē. Jā, ka tev ir šis datums, ka tev ir jāpublicē, un ka tev cilvēki par to ir samaksājuši naudu, ja, tas ir tāds super liela motivācija, ko vajag izmantot, un tas pirmkārt ir, ja neviens to nebūtu nopircis tajā priekšpārdošanā, ja, es viņu nebūtu taisījis. Daži varbūt samaksātu, varbūt viņam aizskaitīt naudu atpakaļ un teikt, sorry, viss tās, ka cilvēkiem tomēr neinteresē. Un es nebūtu iztērējis mēnesi laika, ja taisot to kursu. Tā kā, tas ir ļoti vienkārša lieta, ko vajag izmantot. Ja tu internetā dari šādas lietas, šī priekšpārdošana ir ļoti viegla. Un tu to vari pilnīgi ētiski izdarīt. Ja? Apsoli, publicē, ir interesi, forši, nav interesi, atskaiti cilvēkiem naudu atpakaļ, atvainojies, sorry. Ja? Varbūt piedāvā, ka tu tur vari viņiem parunāt vai vienkārši vai kaut kā tā. Tā kā tas viss ir risināms. Tā kā tu vairākas reizes pieminēji savu perfekcionismu, tad tagad tas pirmais kurs, ko tu uztaisīji, kā tu teici, tu pārfilmēji, un tad, bet vienā brīdī viņš ir jāpublicē. Tu esi arī pārfilmējis pēc tam to kursu? Vai tev bija, tas ir labi, un atstāju miers? Es esmu pārfilmējis viņu, un es plānoju vēl pārfilmēt un mainīt un iterēt tur lietas. Tā kā jā, tas viss notiek. Tas viss notiek. Un tas arī tāds diezgan labs iemesls, kā tu vari, jo nav tā, ka viņi baigi mārketēju, ja? Palielam, nav tā, ka viņi baigi runāja šādu un tad kaut ko tur pasaka, ja vai savā saucamajā newsletterā tur viņi apakšā tur ieliek, kad, ja kas, ja gribat, tad rekur varat nopirkt. Bet nav tā, ka viņi baigi reklamēju, un tad, kad tu veici šim kursam kaut kādas izmaiņas, ja? Tas tev dod bišku tādu iemeslu, ja bišķi publicēt, kad, hei, es daru izmaiņas, rekur viņas būs gatavas tad un tad, ja, un varbūt tur cena mainīsies, ja, un tad cilvēki uzreiz, tur sasprojās, ja, varbūt kaut kas ir bišķi domājuši. Tā kā, tas ir tāds stratēģisks lēmums, ko tu vari šad un tad darīt, un, protams, uzlabot cilvēki, pievienojās, atstāja kaut kādu tur feedbacku, ja, kas ir labi, kas ir slikti. Jāni, tā par tavu pārcelšanos uz Spāniju, tu izlēmi, un tad cik pūles tas prasīja, un arī tīri birokrātiski, kā tu noraksturotu šo savu gājienu ar pārcelšanos ar visu ģimeni uz Spāniju? Nebija nekas drausmīgs, nebija tā, ka arī šausmīgi vienkārši. Tas, kas bija grūti, bija tas, kad mēs pārdevām māju tajā pašā mirklī, ja, ka mēs tā kā pārvācāmies. Un bija reāli tā, kad mēs atradām pircēju mājai, bija tā, ka es ar mašīnu un mantām jau biju sācis ceļu uz Spāniju. Mēs zinājām, kad atslēga sados tajā dienā, un bija reāli tā, ka Linda, mana sieva, ar 2 bērniem palielam atdeva atslēgas. Cilvēki viņu savāca un viņu aizved uz lidostu. Un viņi tajā pašā dienā lidoja uz Madridu, kur es jau biju dažas dienas iepriekš Spānijā, braucu viņus savākt. Tā kā tas bija tāds, bet, jā, viss galā sanāca. Birokrātija bišķiņi ir diezgan grūti, tu Spānijā tur sakārto dažādas tur tos papīrus, ko tev vajag, un vienkārši grūti dabūt vizītes ir. Bet es teiktu, ka man tas bija daudz vieglāk, ja man sieva runā spāniski. Tā kā, tas ir milzīgs bonus, jo, protams, daudzi nerunā, un man tā spāņu valoda vēl nekur tur nav. Un viņai ir, tā kā tas bija liels bonus, kas to viennozīmīgi atviegloja. Cepurnost viņai, ka viņa gāja visam šitam cauri. Jā, bet man liekas, ja es vēlreiz ietu šitam cauri, un ja man būtu iespēja, ja, kad ir daudz cilvēku, kas piedāvā servisu, hei, mēs sakārtosim dokumentus tavā vietā, tu mums tur iedod atļauju vai vēl kaut ko. Es domāju, ka es noteikti kaut kādu tādu servisa tipu izmantotu, ja viņš tur nebūtu superdārgs vai vēl kaut ko. Jo tas bija diezgan liels tāds, visus tos papīrus. Protams, vēl 2 bērni, ja tev bērniem arī viss tas papildus ir 4 vizītes atsevišķas un viss kaut kas. Un tad, tā. Bet kopumā nekas traks. Eiropa galā, Eiropa, ja tev nevajag nekādas vīzes, tu atlidot, tu paņem Airbnb, tu vari noīrēt lietas, ja pēc tam kaut ko ilgtermiņā, nav nekas tāds. Un tāds cilvēku loks tev jau tur ir izveidojies vai nav vēl? Es teiktu, ka sievai vairāk ir izveidojies, jo viņa runās tā kā spāniski, un viņi arī iet uz dažādām lietām. Man jau pārsvarā ir tomēr savi internetu draugi, bet ir ļoti daudz internetu draugu, kas ir šeit, Spānijā. Ja, un arī es nesen biju vienkārši paņēmu vilcienu, aizbraucu uz Alicantē dzīvoju, biju uz Barcelonu aizbraucu, un tad es tur satiekos ar saviem internetu draugiem. Tā kā kaut kas veidojās viennozīmīgi, bet tas arī tāds tev vajag iet uz to jau un iet un runāt ar cilvēkiem un tā, bet nē, šis tas ir, bet nekas tāds grandios.
Un cik bieži tev ir laiks tagad izbraukt ar riteni? Nevis cik bieži ir laiks, bet cik bieži tu izbrauc ar savu riteni un cik bieži tas ir downhill brauciens? Tagad es esmu ļoti maz braucis pēdējos mēnešus. Tam ir 2 iemesli. Viens ir tas, kad sāku mācīties sērfot, kas man liekas ļoti interesanti. Un tad vairāk, kad ir viļņi, tad brauc sērfot. Un vēl viens tam iemesls ir tas, ka es šobrīd pats rakstu un ilustrēju savu grāmatu. Un man ir manuskriptā termiņš nav nemaz tik tāli. Tā kā es esmu diezgan daudz šobrīd strādāju. Šobrīd ir tāds sprints, un tad es diezgan maz izbraucu. Bet kopumā vairāk, jo kalni ir tepat blakus, jūra tepat blakus. Tā kā tas viss ir pieejams un patīk. Jā, Jāni, cilvēki, kas tagad arī grib mācīties to, ko tu māci savā kursā, kur viņi to kursu var atrast? Viņu var atrast manā mājaslapā, kas ir ozoliņšjānis.com slīpsvītra course, angliski, vai vienkārši iet manā ozoliņšjānis.com un tur atradīs to visu. Bet es gribu noteikti pieminēt, ja kāds skatās, un kāds pēta internetā un redz, bāc, tas ir super interesanti. Ja? Es zinu to sajūtu, un es zinu to atrunu, ka mums ļoti bieži ir, es to gribu darīt, bet man varbūt nav naudas, vai man nav līdzekļu, vai vēl ko, un tās visas ir atrunas. Ja es gribu tikai pateikt to, ka tev nevajag šo kursu, lai tu varētu darīt to, ko es to iemācījos pašmācības ceļā, arī tu vari. Protams, es dalos ar saviem principiem, ko es esmu iemācījies, varbūt ar laiku, un kas tev saīsinās šo termiņu, lai tu to vari iemācīties. Bet tu vari šobrīd aiziet YouTube, Es visas savas ilustrācijas radu ar instrumentu, kas saucās figma.com. Viņi ir par brīvu. Tu vari aiziet YouTube, tu vari noklausīties tutoriāļus, kā strādāt ar šo instrumentu. Paņem vienu no manām bildēm, mēģini viņu vienkārši radīt pats, klausoties šos tutoriāļus. Un tu uztaisīsi vienu ilustrāciju, ieliec tur savu ideju. Tās daudzas idejas ir, tu vari izmantot to pašu tā kā templētu, kad kaut kāds tur ir šī saucamie bārčārti, un kad tur nezinu, vienalga, tu vari veidot un viss, un tur tu sāc un veido, un tu pats pieķers kaut kādas interesantas idejas, un tava pagātne un tava pieredze dažādās citās lietās, tu to nāksi un ieviesīsi savās tur ilustrācijās vienalga. Tā kā, es vienkārši dalos ar to visu, jo, ja cilvēki grib, viņi var. Tu esi sociālajos mēdījos, uz kurien tu vislabprātāk cilvēks, kas saka, man ir ieinteresējis Jāņa darbs, tad kur vislabāk tavu darbu redzēt vai izbaudīt? Es teiktu, ka Instagrams ir tāds, kur tu vari noteikti smuki redzēt tā kā portfolio, ka tu vari iet un paskrolot, tu viņš ļoti ātri visas vari dabūt. Ja tu gribi un tavs vārds tur ir? Tur ir Ozoliņš. Man liekas, tas bija tāds, ko es dabūju. Nav apakšsvītra? Nē, nav apakšsvītra. Okay. Jā, ja rakstīs Jānis Ozoliņš, un tad Ozoliņš kaut ko parādīties. Tas ir Instagramā vēl kaut kur? Tas ir Instagramā, tur ir vairāk tāds portfolio, tad arī manā mājaslapā var piesakot manam newsletteram, kuras vairāk rakstīšanas domas dalos, cenšos reizi nedēļā, bet nevienmēr sanāk. Twitterī šobrīd X, tur es vairāk tā kā dalos ar tādām lietām, varbūt, kas ir bišķiņi tā kā aizkulises, un kad vienkārši runājos ar citiem, un to es vispār ieteiktu, man liekas, arī tas tāds labs, kā jau es minēju, kad sākumā tajā Twitterī, kas bija iepriekš, kad tu runā ar citiem un tu piedalies komentāros un tu veido jaunas diskusijas un tā, tas baigi palīdz, jo no turienes cilvēki tevi atrod, tad viņi uzspiež uz tavu profilu, viņi skatās, wow, tu dalies ar interesantām lietām, es tev piesakošu. Un Twitteris X šobrīd ir ļoti laba platforma, kur tu vari šīs komunikācijas veidot, jo es teiktu, gan LinkedIn, kuras arī esmu, gan Instagrams, tur ir vairāk, hei, šeit ir mans darbs, un tad komentāri tur sabirst apakšā, super forša vai vēl kaut kas, bet tajā Twitterī X tur vairāk veidojās diskusijas, un tur ir bišķi vairāk tāds, tā kā, un es teiktu arī no tā Twitterī X es saņēmu visvairāk piedāvājumus darbam, jo man liekas, tur diezgan daudz arī, tā kā, biznesa cilvēku un tā, un kaut kā, bet tev vajag, protams, pareizajā komunā ieiet, citādāk tu nezinu, tur var iesūkt politiskās diskusijās, bet tur ir ļoti daudz komunas, kas ir vērtīgas, un tur diezgan labi veidot, man liekas, šo sekotāju pulku tīri praktizējoties komentāros. Komentēt citiem, saka, wow, šitas forši, hei, reku, mana pieredze bija šitāda un tāda. Tā kā. Vai ir kaut kas, ko tu gribi vēl pateikt, jo man varbūt neienāca prātā pajautāt cilvēkam, kas arī skatās pēc tā, ka šobrīd es daru darbu, it kā ir ok, bet es jūtu, ka tomēr kaut kas man pietrūkst. Bez tā visa, ko tu jau esi teicis, ja gadījumā tev ir vēl atvadu ceļa vārdi kādi. Man liekas, ka tāda lieta, kas ir tik
redzama, bet lielākā daļa cilvēku to nesaprot un mazliet baidās izmantot, tāpēc, ka tā viena lieta ir tas, ka internets tev dod šo milzīgo iespēju sasniegt miljoniem cilvēku. Protams, tu tur vari iet un scrollot un zaudēt stundas, un teikt, internets ir tik distracting, ja, un es tur zaudēju daudz laika, un tur tikai muļķības. Ja. Nu, nē, internets viņš var būt gan super labs, gan super slikts. Tev viņu ir jāiemācās vienkārši lietot, ja, un tas potenciāls tur ir vienkārši vājprātīgs. Ko tu vari, kādus cilvēkus tu vari sasniegt. Un kā jau mēs runājam par reputāciju, ja, tu vari reputāciju veidot, jebkādiem šiem tematiem, ja, un atrast to savu formātu, savu veidu, kas tev ir iekšēji motivējoši. Un tad tas, ko es gribu pateikt, ja, ir tas, ka darot lietas šo internetu biznesu internetā, paies laiks, kamēr tu nonāksi līdz rezultātiem, ja, bet tie rezultāti var būt vienkārši fantastiski, ja, un iedot tev tādu dzīves stilu, par ko tu visu mūžu sapņojis. Bet tev ir tas periods, ja, ka tev nebūs nekāda rezultāta. Un mēs visi gribam visu tagad uzreiz, tāpēc mums vajag to pacietību. Bet, kā jau es minēju, ja, tu vari veltīt laiku un meklēt un atrast to ceļu, kas tev ir iekšēji motivējoši. Ja. Kā es teicu, man nepatīk iet uz zāli, ja, bet man patīk braukt ar riteni, man patīk sērfot, man patīk vēl šito un to darīt, ja, un es esmu tīri ok fiziskā formā. Ja. Un tieši tas pats ir ar karjeru. Kas ir tie temati, kas tev interesē, kas ir formāts, kā tu vari dalīties, kas tev ir interesants, ka tu vari izturēt to periodu, ka tev nebūs rezultāti, un kas varbūt tev motivēs piecelties pirms darba, un varbūt drusciņi pastrādāt pēc darba, un ka tu vari nonākt, un tad ir saucamais hockey stick growth or whatever, ja. Bet, nu, jā, tā kā, nu, tev ir grūti zaudēt, ja, ko tu zaudē? Tu interesējies par lietām, kas tev patīk, nu, labi, nebūs rezultāti, bet, nu, tu esi iegūst kaut kādu papildus informāciju. Nav tā, ka tev tagad jānogriež savs darbs vai vienalga, ja, un jāiet tajā visā iekšā. Nu, nē, tu vari paralēli drusciņu čunčināt un mēģināt atrast, kas man patīk. Labi, man šķiet, tas ir super aizraujoši, super interesanti. Es te vāros kā traks, bet jā. Es ceru, ka tu mums arī iedosi savu ilustrāciju, ko es pamanīju par izaugsmi. Tātad tas, kā mēs esam iecerējuši, ka tā būs lineāra izaugsme, bet patiesībā, kā tu jau tikko teici, hokeja nūjas variants tur ir, man liekas, ka bija starp tavējiem, un mēs varēsim to pielikt klāt, protams, ar visām atsaucēm. Jo man šķiet, ka visa šī saruna ir bijusi par to, kā notika tava izaugsme, kā tas izpaudās. Un man liekas, ka tur pat bija vairākas. Ja? Tad tur bija tava karjera, nezinu, aizraušanās kā sportistam, tad bija nākamā kā IT jomā strādājošam cilvēkam, un tad trešā vēl, kas ir tas, ko tu izdzīvo šobrīd, un tu jau esi tajā pacēluma daļā. Pagaidām vēl droši vien nav tas, kur tu jau šauj uz mēnesi augšā, bet tu esi ticis ārā no tās šausmīgi lēzenās, apnicīgās daļas, kur lielākā daļa cilvēku arī pazaudēja savu interesi. Tieši tas, ka tu esi darījis lietu, kas tevi sajūsmina, kas tev palīdzēja tikt tam lēzenajam, apnicīgajam laikam cauri, jo pats process bija tā vērts. Ja, nav svarīgi, kas tur ar tiem rezultātiem, un tu esi reāli forši pacēlies, un būs prieks skatīties par to, kā tava darbošanās, tava aizrautība, tavs radošums attīstās tālāk. Tā kā iesaku paskatīties, Jāni Ozoliņu atrast Instagramā, atrast Twitterī, kur nu katram ir ērtāka vieta, lai iedvesmotos no tava darba un skatītos, ko pats var pārcelt uz savu dzīvi. Jāni, milzīgs tev paldies par šo sarunu. Un es ceru, ka grāmata, tad, kad tev iznāks, tu dosi mums ziņu, un mēs varam pastāstīt mūsu auditorijai. Reku ir, vari aiziet atbalstīt vienu savu foršo latvieti. Forši, paldies, Laura. Brīnišķīgs apkopojums. Man patika. Paldies tev liels!